Sveiciens skatītājiem! Spēka spektrs atkal jūsu ekrānos, lai nemainīgi runātu par svarīgāko – par gatavību, par spēku, par attīstību. Mani sauc Jānis Pašeiko, ar mani kā vienmēr mans kolēģis un labs draugs Jānis Vanaks. Sveiks, Jāni! Sveiciens! Un mūsu šodienas īpašais viesis Raimonds Graube. Sveiki, Raimond! Labdien! Jāsaka uzreiz ar to, ka mēs ļoti novērtējam un sakam ļoti lielu paldies par to, ka piekritāt sarunai. Par tādām lietām mums jārunā. Ja es uzzināju tēmu, nevaru atteikt. Vai ne? Tātad skaidrs, ka lielai sabiedrības daļai jūs jau esat zināms, it sevišķi tie, kas pārstāv militāro jomu. Bet varbūt kā jūs pats sevi raksturotu 3 vārdos? Tā pavisam īsi un konkrēti. Tā laikam neiespējams raksturot. Es varbūt raksturotu šo periodu, kurā es šobrīd esmu. Un tas periods saistīts ar Aizsardzības un patriotismu fonda Namejas tādu moto. Atceries savējos, jo priekš manis tas ir tāds ļoti ietilpīgs. Viņš arī patiesībā priekš manis, viņš priekš visiem ir ļoti ietilpīgs teiciens. Tas nozīmē atcerēties savējos gan tādā empātijas izpratnē un līdzi jūs spēt, gan arī praktiskā. Mēs domājam par saviem veterāniem, mēs nepametam savējos. Tas slavenais teiciens, ko mēs redzam Ukrainā, Krievijas karaspēkā. Pamet savējos, lai lūk, tad atceries savējos, ietver to. Mēs atceramies savus veterānus, atceramies bojā gājušā ģimenes, mūsu karavīrs, kas Irākā un Afganistānā pazaudējuši dzīves. Atceramies mūsu veterānus, kas 91. gadā veidoja bruņotos spēkus. Vienkārši atceries savējos, jo mēs esam savēji, mēs esam tik maza tauta, ka mums ir jājūtās kā savējiem. Tāpēc varbūt tas ir tāds šā brīža mans moto, no kā es arī vados. Tagad mēs varētu atgriezties tādā senākā pagātnē, principā jūsu bērnībā. Un tas jautājums varētu būt sekojošs. Kādu vienu īpašību jūs varētu izcelt, kura jums piemīt jau no bērnības un kura jums visas dzīves laikā ir tiešām noderējusi? Tas ir tā. Jā, ļoti grūti atbildēt, lai sev lielīt. Es laikam teiktu tā. Zinat, manā jaunībā un visi tie, kas arī vecāki skatās, atcerēsies to, kādi mēs skrējām ārā hokeja spēlēm, ziliem ceļiem, nodauzīti visi, nosaluši, teiksim, vai te pat Šmerlī, mēs neesam pārāk tāļi no Šmerļa, kad brauc atpakaļ tramvajā, slēpēm nosaluši, slimi, var tagad puņķi tek un viss tas notiekās. Man liekas, mūsdienās vai nu skolotājiem atņemt profesionālās tiesības vai vecākiem vecāku tiesības, jā. Un es domāju, tāda nečīkstēšana, iet un ņemās, un daudzās mēs nedrīkst arī stāstīt, ko mēs jaunceltnēs spēlējām, kariņus un ko tik visu mēs tur nedarījām, no kuras tālu mēs nelecām zemē, karamzīt kaudzēs, ja. Tas viss ir darīts un varbūt tāpēc tāda, es nezinu, varbūt, es pieņemu, ka tas tā noteikti deva kaut kādu tādu nebaidīšanos no grūtībām, nečīkstēšanu, zilums, ir zilums. Paldies Dievam, ka nav lielāks, apmēram tā. Sīkstumu savā ziņā arī droši vien. Jā, bet tā es jau nebiju unikāls tajā paudzē. Es vairāk domāju, tas tajā nedaudz pietrūks. Mēs tā kā nedaudz pa siltumnīcu, varbūt gluži nesaukt siltumnīcu apstākļi, bet ir tādi, kas varbūt neizvēlās kādas sporta veidus, kur tas bērns tad grūtības dabu un izbaudīt pārējie visi. Tur pat aizrādīt nevar, kad viņš kaut ko nedara, nemaz nedara pat citu. Nemaisīšos pedagoģijā, bet vienu gan es zinu, ka tas neveido stipru tādu karavīru, stipru cilvēku, kas gatavs izturēt grūtības. Tad šobrīd jūsu viedoklis vairāk būtu par to, ka mūsdienās jaunieši, bērni un kopumā cilvēki ir nedaudz vājāki iespējams. Redzat, tā vājība tas tāda ļoti nosacīta. Fiziski noteikti, par to šauba nav. Jā, un mums tomēr bija atzīmes lika tas fiskultūrā saucamajā sportā, jā, un vērtējumi bija stingri, un tur arī tādi ar ideoloģiju apvīti, teiksim, tādi sporta testi, varētu teikt, GTO saucamais, gatavs darbam aizsardzībā. Jā. Hitleriskā Vācija kaut ko līdzīgi darīja kā Padomju Savienība. Jā. Bet ja atmetam ideoloģisko daļu, tad likta kaut kāda sudraba nozīmīta, zelta nozīmīta, un bērnam jau bija lepnums. Es jau kā bērns, kas tur kaut ko dabūja no tā visa, es jau to ideoloģiju, tas, ka tur kaut kur Ļeņins, kurā gadā tur aicināja kaut ko darīt, tas bija otrā plānā. Bet tu gribēji būt tā kā apliecināties, jā. Tu gribi apliecināties, tika novērtēts un tādā ziņā, bet redzat, bet tagad ir kas cits. Mēs jau redzam kara raksturu, piemēram, tā pašā Ukrainā. Arī vairāk un vairāk šai fiziskai piepūlē vai vajadzībā pēc spēcīga fiziska spēka sāk dominēt, lūk, planšeti jums rokā, jā. Sāk dominēt visādi šāda veida digitālā vide un vadības, un tu vadi raķetes vai dronus.
var arī vadīt pavisam, teiksim, vājš, bet galvenais, lai tās smadzenes būtu. Tātad sāk nedaudz vairāk tehnoloģijās, mēs paliekam atkarīgāk varbūt no smadzenēm, kur tas fiziskais savukārt netik ļoti vajadzīgs. Bet vienalga, mājas, diemžēl, degs, cilvēki iesbojā dažādos citādos variantos, un kuros ir jāglāb, kādam jāpalīdz, kādam ir fiziski jāiznes kaut kas, jānogādā, jāiznes. Kā to ievainotais no kaut kurienes, nu tā kā lūdzu norakstīt fizisko, nekādā gadījumā nedrīkst. Un šī fiziskā aktivitāte jau noteikti arī iedod mentālajiem kaut kādus bonusiņus, jo kustoties mēs uzlabojas arī kognitīvās spējas, un es domāju, ka to tā kā nevar vienu un otru nodalīt pilnībā. Pilnīgi piekrītu, tas pats nebūšu. Ar jaunu radu nenodarbošos, teikšu veselā miesā, veselais gars, mums zināmais teiciens grieķi, ja. Tā kā tas jau nāk ar to kopā. Protams, kad veselība, arī šī nodarbība sporta jau arī dod arī tāds zināms veselības priekšnoteikumus, tīri fiziskās veselības, ne jau tikai spēka. Un jā, protams, un gandarījums daba, un tas viss kopā dod tādu emocionālu, mentālu, emocionālu, psiholoģisku papildus bonus tam visam. Jūs pieminējāt dabu. Vai jūs pats dodaties dabā atpūsties, fiziskajām aktivitātēm nodarboties? Jā, laikam nedaudz ejot, nesauksim vēl pa vecu, bet laikam ejot, protams, ka samazinās nedaudz šo apjomi, bet es, teiksim, joprojām neju, kur iespējams staigāt, bet arī ar nūjām, riteni braucu noteikti, tagad tulīt sezona arī sāksies un diezgan aktīvi braukšu ar riteni. Ļoti laba ziema bija priekš slēpošanas, es laikam apslēpoju arī visas pierīgas vai aprīgas, ieskatot ogres, zilos kalnus, jā, distanču slēpošanu. Jā, mēģinu kaut kādā līmenī kustēties. Kādreiz darīt to vairāk. Un varbūt ieteikums cilvēkiem, kuriem liekas, ka viņi jau ir pa vecu priekš kustības un ka tas vairs nav priekš viņiem? Nē, pilnīgi noteikti nē. Tas ir kategorisks. Nē, šeit nav runa par vecumu. Ja viens noiet kilometru var, tad ej to kilometru. Viss, ja tu vari iet viņu 10 minūtēs, jā, tas pat tā ātri. Bet, teiksim, 15, 20 minūtēs, ne 15, 20, galvenais ir kustība. Galvenais šo sirdi dabūt, lai sirds strādā, lai asins rit un pašam arī prieks no tā, protams, dabā esot. Tas ir kaut kas papildus. Viena lieta šī fiziska, kaut šī emocionālā daļa. Skaistos laika apstākļos, kas varbūt labāks, kā iet pastaigāt pa mežu, piemēram. Mēs mūsu pasākumos darbojamies ar mugursomām, dodamies aktīvi dabā, ņemot līdzi somu, paņemot iespējams līdzi minimālo svaru, kas ir ūdenspudelē un kāda sviestmaize kādam iespējams, vai arī ieliekot vairāk smagumu, ja jūtamies jau fiziski spēcīgāki. Kā jums ir ar šīm mugursomām un pārvietošanās ar viņām? Vai jūs arī dodaties kādos lielākos pārgājienos ar mugursomām un iespējams pieredze jaunībā ar šīm somām? Es sākšu ar to, ka tā iznāca, kad es dienot obligātajā dienestā Padomju Savienības okupācijas karaspēkā, es dienēju Kaukāzā. Es biju devām sakaru speciālistu vienībām, un tad mēs nebijām, pats nebija speciālistu vienībā, bet mēs bijām sakarnieki, un respektīvi diezgan uztur dzenāju. Tā kā es tos kalnus iemīlēju un vienlaiks ienīdu, no sākuma ienīdu, pēc tam iemīlēju jau 18, 19 gadu vecumā. Pēc tam viens no mūsu ģimenes hobijiem kļuva, gan arī par to vecumu jūs teicāt, tas tika kāds pirms 15 gadiem, viņš vairāk laikam mēs iesākām staigāt un nolēmām apstaigāt visas Eiropas kalnu grēdas, tā var teikt, vismaz pabūt kādā. Viņi atšķirās, tomēr katra no viņiem savādāka, vai tur Norvēģijas tad mežonīgi akmeņi, piemēram, vai to Alpu, visām Alpu pļavām, vai Pirinēji, vai Tatri, lielie mazie, un vēl tur šur tur. Tā kā jā, tas bija mūsu tāds hobijs, un katru atvaļinājumu, un arī pa starpu, bet atvaļinājumos noteikti, mēs jau uz ilgāku laiku gājām kalnos, un šī mugursoma, starp citu, man ir tāda kaujas mugursoma, šī apstaigājas viss. Šī ir klasiska viendienas mugursoma, vienai dienai, un es pieminēju tās lietas, un te var salikt iekšā. Vienīgi es teicāt tā viegli liekat, tad varbūt arī piereiz padoms no manis, un vienreiz kalnu nedaudz sodīja līdzīgā veidā, par to, ka nebija ekipējums pareizs līdzi, pietiekams. Mēs vienmēr krāmējam tā, ja kaut kur vai garās pastaigās ir Latvijā, tepatās vai kalnos, obligāti jābūt iekšā ekipējumam, un lai mēs varam palikt pa nakti, lai tu vari pārgulēt, lai varētu vismaz kaut kāds papildus 12-14 stundas, kad vai laužot kāju, tu vari kaut ko tur būt un gaidīt palīdzību, tātad jābūt iekšā kaut kam, kas tev palīdz izdzīvot un palikt tāds, siltam vismaz, pamatā siltums galvenais ir, jā, tā kā jā, tā ir tāda kaujas mugursoma. Jā, jūs pieminējat šo kalnu pieredzi, Kaukāza kalnu pārējie, varbūt kādi stāsti no
Elbrusā ir sanācis būt? Nē, Padomju Savienība, ka aiztaisījās ciet, nē. Padomju laikā es arī nestaigāju, ka to varēja. Padomju laikā es burāju, man dūmus patīk tur otrādi, tur par līdzinākām vietām. Nodarbojos ar šo, teiksim, tādu ekstrēmākām lietām. Jūrā citu veidu varbūt, ekstrēm tas nav gluži, bet kaut kas tāds. Riskiem saistīts nedaudz. Mēs atsākām to jau, ka bija Padomju Savienība, jau, paldies Dievam, izbeigusies, un pa Eiropu, un mēs līdz ar to pat bijušā Padomju Savienības teritorijā vairākas neesmu atgriezies kalnos. Tad jums bija dienesta laikā Kaukāza pieredze, un pēc tam jau vairāk Eiropā, jā. Un šī kalnu pieredze dienesta laikā, jūs teicāt, sākumā ienīdāt viņus, tos kalnus un tad iemīlējāt. Kas tur bija smagākais šajā pieredzē kalnos? Redziet, tas jau nāk kopā ar to, ka tu esi armijā, ka tev spiež darīt. Ja tu dari no brīvprāta, tas ir tas, kas cits brīvprātīgi, tad tu zini, ko tu tur, kad tu sevi izaicini pārbaudi, un tur tu lepojies. Ka es teicu ienīst, tāpēc, kad, kā jau armijā, tur arī kaut kādi varbūt arī tāda ņirgāšanās varēja būt elementi, jā, speciāli tad apzinātas grūtība, papildus grūtība radīšanas, ko neprasīja konkrētā situācija. Un tā iemīlēšana, tas jau varbūt pēc tam. Tas viss ir kā likums. Saprotiet, tāpat kā jūs esat pārbaudījuši sevi daudzās dažādos veidos. Ir tāds teiciens, ka bruņotos spēkos arī, domāju, kad arī glābējos vai kaut kur citur pazīst, teiksim tā. Ja tavs nodarbības parasti arī prasīja, ka bija komandieris, tāds grūts nodarbības. Es saku, tev bija situācija nodarbība laikā, izdzīvošanas īpaši kādos speciālās apmācībās, ka tu viss piegriezies, kāpēc vispār es šeit esmu, ko es te daru, vai man vajag to, tā. Viņš saka, nē, tad tev mācības nav bijušas. Ja saka, jā, es saku, tad tev mācības ir bijušas pareizes. Ja? Jo lielākais lepnums un tāds gandarījums par sevi, un tu gūsti tad, kad tu esi tai fāzi izgājis cauri, mācības beigušās, un tad tu domā, jā, tas bija, un tu lepojies ar sevi. Tas gandarījums ir īsts un patiesas un līdz galam. Un tā līdzīgi arī, tu var turpināt šo līdzību arī ar manu dienesta laiku. Tajā brīdī, kad tev piespiež, tev liekas, priekš kam, tā nav vispār tas sveša vide, un tas nav mans, bet pēc tam, kad tu esi to izdarījis, un īpaši jau, kad dienests beidzās, tu tās leģendas jau sāk apaugt lēnām. Tu pats sev lietas sāc jau patikt, teiksim, to, ko tu esi darījis. Bet principā tā tas ir. Tā ir visur, tā visos arī sporta veidos, un tā kā ļoti labi. Tad tur arī visiem prasiet padotiem, kas iet kaut kur ar mugursomā vai kur citur, jā, vai tev likās katru reizi gājienā, kāpēc es esmu vispār šeit. Jā, tad viss, tad viss kārtībā. Tad tu redzēsi, cik tu leposies ar sevi pēc tam. Šī padomju armija, esmu daudz stāstus dzirdējis, tā negatīvā pieredze tur salīdzinām ar Latvijas armiju mūsdienās, vai mēs viņas varam salīdzināt kaut kādā mērā, un tas, kas ir atšķirīgs? Atšķirīgs attieksme pret cilvēku, tas ir primāri, jo tomēr cilvēkam ir, pirmkārt, jājūtās kā vajadzīgam tā armijā. Ja tev māca, tāpēc, lai tu spētu kaut ko darīt, bet ja tev 2/3 laika paiet kopt, tur pagāmu vai mizot kartupeļus un pēc tam darīt tādā pazemojošā formā, tāpēc tas mazāk nodienēs vai savādāk paņirgāšanās forma pārējie neko nedara, kas ir, teiksim, pēdējā gadā. Pilnīgi neko nedara, tad tas nav pareizi, jo tu neiemācies to pamatlietu, ko vajag. Mūsu karavīriem nav jātir kartupeļi, priekš tam ir speciāli dienesti, kas gatavo pusdienas. Tālu tik trūk, lai mēs iesaucot uz 11 mēnešiem karavīru, tērēt uz laiku, kādām saimnieciskām lietām. Viņam jāmācās militārās lietas, un tad tie 11 mēneši piesātināti ar militārām lietām, ar izdzīvošanu, ar to pašu mugursomu vai kādām citām lietām saistīti uzdevumi. Bet pārējie tad parūpējās, kas saka, apkārtējie, kas ap viņu ir, vai mediķi, jeb ēdinātāji, jeb kopi. Vienīgi savu vidi gan jāskop, savu mugursomu, savus ierocis un savu gultsvietu. Tāds pāris lietas, kas jākop pašam. Tā ir ļoti fundamentāla atšķirība. Un otra atšķirība lielā ir veidā, kā uzticās armija. Piemēram, Rietumu armijās, Padomu armijā, no Padomu armijas viedokļa, teiksim, lēmums sāk pieņemt kaut kādām majoru un pukažu lietām pakāpē. Kamēr pie mums labs apmācīts instruktors, viņš ir daudzreiz labāks un viņš ir spējīgs pildīt uzdevumus atbilstoši savam tai trenētībai. Ja mums ir laiks, viens piemērs. Tas ir lielā mērā, tas saistīts arī ar policiju un ar glābējiem. Pilsēta nav svarīga, bija atrasta nesprogoša munīcija no Otrā pasaules kara, un attiecīgi mūsu vienības, kas dežūrās atrodās nesprogošas munīcijas vienības, izbrauca. Manuprāt, tā bija Ogres vienība.
varbūt ar kļūdīt, nav svarīgi, izbraucu uz šo pasākumu un vadīja, protams, un dežūru grupas vadīt bija, manuprāt, seržanta pakāpē vai virsseržanta pakāpē. Un atbraucot, viņš sāka komandēt visus. Nu, tam jādara tas, viņš ir vienīgais speciālists, tur policijas priekšniekam apķēdējums tik tālu. Bet tas interesantākais ir stāsts daļa tā, ka tajā brīdī līdzi bija viens Ukraiņu, tā laikā vēl tas bija pirms kara, Ukraiņu pulkšleitnants, arī par civilu aizsardzību tāds atbildīgais vai kaut kādu šādu veidu darbiem. Un viņš nespēja noticēt, viņam bija šī joprojām tāda padomu laika nedaudz tāda pieredze un domāšana. Viņš saka, pagaid, kādiem pakāp seržants? Kā viņš var komandēt, teiksim, policijas majoru, ja? Vai tur glābēji, teiksim, tur kaut kāds arī kapteinis atbrauc ar mašīnu. Viņš saka, bet viņš nekomandē tādā izpratnē kā par tādu padoto. Viņš vienkārši šobrīd labākais speciālists šajā jomā. Un pakāpes seržants viņam dod tādas tiesības, jo viņš ir vienīgais certificēts, kas saprot čembatālu lidojums un tā tālāk bīstamība. Un visi, protams, ka klausa, tāds ir nolikums tādu. Pašvaldība, vēl mēra vietnieks atbrauc pareizi tur. Kaut mēra vietnieks, šakš mēra vietnieki ar komandi, bet ko mēra vietnieks var pateikt? Ar to piemērs gribu teikt, ka tā ir fundamentālā. Padomu armijā un daudzās līdzīgās autoritārās armijās, ja tev ir pakāpe, tu zini visu, neko viņš nezina. Jā, bet viņš tā kā skaitās, ka zina visu un viņš vienīgais pareizais ir. Nu, šeit mums atkal tomēr tad balstās uz speciālistiem, uz tām iemaņām, zināšanām, kas katram mums ir. Sabrūkot Padomju Savienībai, mums armijā dabīgi notika šī pārēja no viņu pieejas uz šo cilvēku orientēto pieeju, vai tas bija, kā tas notika? Principā tas ir ļoti interesants periods bija. Es arī no paša pirmā mirkļa biju. Es vairāk par zemesardzi zinu. Zemesardzē bija pamatā, kad 80% vairāk procenti cilvēki ar iepriekšējo militāru izglītību vai pieredzi Padomju Savienības armijā. Bet lielākoties tie beidzās ar seržantu pakāpēm un padomu laika seržantu pakāpēm, visām tam zināšanām, kas bija. Tā kā individuāli bijām sagatavoti relatīvi labi patiesībā. Tad individuālās iemaņas šaušana, kaut kāda pirmā palīdzība, tāds elementārs lietas zinājām. Bet komandvadības struktūra, kāpēc ir iespēja arī manai karjerai veidoties, ka mēs piemācījāmies pēc tam, jo bataljons ir vienība, ir, kādam viņi jāvada. Nav jau tā, ka tur bija sacensība, ka aiz borta palika kaut kādi speciālisti, teiksim, šādām zināšanām. Nē, tur visi bija tādi. Mēs visi bijām, tur varbūt pāris bija, kas kaut ko bija padomu armijā darījuši. Tad lūk, mēs bijām kā baltas lapas, un mēs ļoti kā sūkļi, tā arī saka, mēs kā sūklīši uzsūcām to, ko mums pirmi instruktori, angļu instruktori, dāņi, zviedri arī. Mums deva 92. gads, pirmā vēl ne, 92. gads, 93. un šie kursi un dažādi veidi izglītības mēs uzsūcām. Mēs ļoti ātri, mums bija ļoti viegli mainīt sistēmu. Ja mēs bijām gatavi, jo mums nebija tādas priekšzināšanas, vismaz komandu lēmumu, tad lēmumu pieņemšanas procedūrās vai veidos, komandu vadības kaut kādos principos, mēs bijām atvērti tam. Un tas ļoti labi nospēlēja. Tas palīdzēja mums diezgan ātri, teiksim, kļūt par rietumu valstu armijas izpratnē. Un tas nākamais punkts arī regulāriem spēkiem, tā var teikt, obligātam dienestam, palīdzēja. Mēs no 96. gada piedalījāmies starptautiskajās operācijās, misijās Bosnijā, Hercegovinā. Ja? Un tur attiecīgi tur jau notika ārzemju instruktoru Baldbats, ārzemju instruktoru vadībā. Un šobrīd arī bruņotajos spēkos virkne vadošie ģenerāļi, vadošie speciālisti, virsnieki nāk un arī instruktori patiesībā, abas grupas nāk tieši no šīs cienības. Tā kā tas apliecinājums tam. Tad šī sadarbības pieredze ar mūsu sabiedrotajiem ļāva mums ātrāk pāriet no Protams, bez viņiem vispār tas viss nebūtu, jo mēs arī, saprotiet, tas jau saistās ar apmācību programmām, tas ir speciālistu programmām dažādām. Šobrīd mēs esam izauguši tā, ka mēs piedalāmies šo programmu izstrādē, vismaz aprobēšanā, kaut kādā tur pielāgošanā vai kur uzlabojam, paši paņemam kaut ko pielāgojam mūsu pašu vajadzībām zemesardzē, piemēram, specifikai. Tā laikā mēs ņēmām, kopējām, kā saka, jaunāk cilvēki saka copy-paste un vienkārši gājām uz priekšu, cits ceļš mums nebija. Un ar laiku mēs tikai sākām palikt selektīvi, sākām jau izvēlēties, kas mums ir svarīgāks, kas mums ir vajadzīgs, kaut kā bišķīt pielāgot mūsu tādai vajadzībai, ieroču sistēmām un tā tālāk, kas šobrīd turpinās procesu. Tā kā leposimies ar sevi, mēs esam izgājuši ļoti interesantiem procesiem cauri. Kurā brīdī jūs sapratāt, ka tieši ar militāro jomu jūs gribat tā kā saistīt savu dzīvi? Tas vairāk ir tāds iekšējās pārliecības jautājums, lai es tā īsti, mana nekādā gadījumā manā ģimenē mamma noteikti nespiest roku.
Sveicinātos, es būtu aizgājis padomu laikā kā profesionālā dienesta karavīrs, visdrīzāk tā varētu būt. Kaut gan tas nenozīmē, ka nepareizi daudz aizgāja un droši vien pareizi darīja, īpaši, kas pievienojas vēlāk Latvijas brīvvalsts valstī, vai valsts armijai. Bet man personīgi vairāk tad izaicinājumi patīk. Es, kā arī teicu, es ar burāšanu nodarbojos, un likās, jā, ūdens stihija, tā ir tāda vēl viena lieta, kur tāda riski, kaut kāda vētras, tur kaut kas tāds. Un pēc tam es biju īpašos brīvprātīgos kārtības sargos, kad dibināja Tautas fronti, kad vajadzēja tāda organizācija bija, kas apsargāja mītiņas, un ieroči mums nebija, baltas lentes, tāda kārtības sargi, tāda tautas milicija, tā var teikt. Līdz ar to, kad jau gan neatkarība, mans tas Roberts Millers, priekšnieks Rīgas rajona, zvan man Raimond, viņš saka, tā, tagad neatkarību mēs atguvām, tas bija nākamā dienā pēc pasludinājuma augustā. Viņš saka, tev ir izvēle, vai iet zemesardze vai robežsardze, nepjautāja, gribi, negribi, ko tur ir pamest iepriekšo dzīvi. Tāpēc, ka, ko tu mēs, apmēram tā, ko tu mēs darījām līdz šim, kāpēc mēs par to darījām, kādiem taču robežu jāsargā vai jāsāk zemesardze. Es ievēlēju zemesardzi. Un tad jāizgāja, jā. Tad es biju profesionālā dienestā jau no pirmās dienas. Zvēres devu novembrī, bet es jau sargāju štābu, lielo zemesardžu štābu ieroci nesāju pirms vispār Zvēres devu. Kalašņikovu no pagrabiem KGB čekas ieroči mēs dabūjām un tas sargājām štābu, un tā pirmās dienas tāds arī bija. Vēlāk speciāls vienībā zemesardzes vienībā Vanaks bija, jā, tā kā kaut. Tas pirmais solis bija kārtības sargi. Īpaši brīvprātīgi, ja kārtības sargi tā viņš sauc. Kā jūs līdz tam nokļuvāt, jo tomēr riski tajā laikā bija visiem, kas tur iesaistījās, un kārtības sargs tas ir pirmais jā, solis, mēs zinām, atbildība. Man pat neviena bildi nav, mums pat tā grupā, kurā bijām no Jaunmārupas, mēs nefotografējāmies ar domu, lai nenodot iespēju, teiksim, vēlāk pie kaut kādām represijām vai kā. Jā, mēs nezinājām, kas būs, protams, ka nezinājām, bet tādi simtiem tūkstošiem tādi cilvēki bija, jo visi šī nevardarbīgā pretošanos vai dažādas biedrības vai Tautas fronti jau bija vēlāk, tev bija neatkarīgi, tur bija vairākas tādas Helsinki grupa, atcerēsimies, ja, kas protestēja pie brīvības piemekļa paši pirmie. Es laikam visos piedalījos, visos manifestācijās, tā uzkarājās, akumulējās, kaut kas jādara. Un, kad piedāvāja stāties šajā vienībā, tas nāca kaut kā dabīgi. Tāpēc, ka kādam jādara. Tad jau jums bija tāda draugu vide nosacīta, kura bija patriotiski noskaņota, un jā, tas viss dabīgi. Mēs grupiņi bijām, mēs sākām pat nodarboties ar ušu, tur visi, un tur bija tāds pasniedzējs, atceros Māris Tūciņas, tā, lai tā kaut kādas darbības, lai mēs spētu kaut ko arī darīt bez ieročiem, no rokā, tas viss tam iet cauri, Arī Tūciņas sports, Nē, viņš tā arī līmenī palika. Vēlāk, kaut kāds elementārs iemaņas, protams, bet es tā nevaru par Tūciņas cilvēku nenosaukšu, ne. Un speciāla uzdevuma vienība Vanaks, tad kārtības sargi, zemesardze, bet speciāla uzdevuma vienība tur jau prasa atkal speciālas īpašības, fiziskās un sagatavotība un visu pārējā. Tā bija dabīga interese par izaicinošāku dienestu. Tāpēc, kad viņš dibinājās tajā vienībā, kurā es arī biju, es biju apsargājis zemesardžu štābu, bija rotas komandieru vietnieks iecelts un atbildīgs par štābu apsardzi. Tā laikā vienam no retiem, kuriem bija ieroči, un kad dibinājās tie vienība, tad ātrās reaģēšanas nāk, viņi saucās, es tur gāju, Bet tā laikā, tās vienības vairāk nodarbojās ar palīdzību policijai un krimināla policijai, prokuratūra, īpašo svarīgo lietu izmeklētājiem, turienam tādam ļoti uzticamam cilvēkiem, kas neļāva sev nopirkt. Un mēs tur veicām aizturēšanas bruņot cilvēku. Tā laikā, tagad laikam bruņot cilvēku aizturēšana policijai tāds patiešām nopietnas notikums un tāds, kas presē noteikti atspoguļosies. Toreiz mēs taisījām kaut kādas kratīšanas Rīgas tirgu vai Rumbulas tirgu, piemēram, 90. gadu sākumu. Tas ielas rekets bija tāds, ka ja mēs neatgriezāmies ar kaut kādām, tā laikā gāzes pistoles arī bija kriminālais. Ar kādām 4-5 gāzes pistolēm, kādi pāris kaujas ieročiem, tā nebija operācija. Tā bija tā realitāte, un tur bija dažādas aizturēšanas. Tas bija pamatā, ko pat vairāk darījām, palīdzējām, nevis varbūt šā militārā. Bet, protams, mūsdienu acīm raugoties, zinot, kādā veidā notiek treniņi, speciāls vienību treniņi, gan Latvijā, mums ir ļoti kvalitatīva speciāls vienība. Tas tiešām tā ir, un arī rietumos, teiksim tā, tas dullums labā nozīmē, tas dullums gāja pa priekšu tai varbūt taktiskai un tehniskai varēšanai, bet tā laikā savukārt bandīti to ļoti saprata,
Jā, viņi tādi paši Respektē. bija. Viņi arī mēģināja tur atsaldēti būt, un mēs pretī. Un tad tā kā par to tas strādāja. Vai tas būtu strādājis tādā krīzes kara gadījumā, militāra konflikta gadījumā. Daļai, jā, protams, bijām iemaņas, bija trenēts iemaņas, bet tas ir kaut kas šodien speciālistiem vienība, mēs saprotam visu kaut ko citu. Par dullumu paturpinot. Sadzirdēju no jums gan kalnus, gan ūdeni. Aizkadrā teicāt arī par izpatņu lēkšanu. Tātad, principā, gan arī visas stihijas ir notestētas. Tad būtībā jūs tāds ļoti liels piedzīvojumu meklētājs. Nezinu. Nē, varbūt tā gluži nē, bet katrā ziņā man tas nebaida. Tā kaut kā. Kaut gan. Laikam, es neesmu intervijās nekad tā atklāti teicis to. Man ir viena fobija. Es baidos no augstuma. Bet tas ir viens no tām lietām, ko jāpārvar. Tā ir pārvarēšana. Tas par tādu cilvēkiem prasa kaut ko par īpašībām svarīgām. Tas tikt ar sevi galā. Jā, man paiet kāds pāris dienas, kad mēs pierod pie tiem kalniem. Jā. Man vajag višķīt. Sieva var pieiet pie maliņas vai kāds tur strautiņš apakšā. Es to piemēram saku, tur kaut kur 200 metrus stāvā siena. Teiksim, tu pasties, cik smuka tur burbuļo kaut kas. Man jau galvarēp skatoties uz viņu. Jā. Bet nē, tas ir savācams līdz kaut kādam līmenim un galvenais neļaut sev tā kā paralizēt un tā kā iefrīzēt, kā jaunie teiktu. Jā, neļaut iefrīzēt. Un ja tu tiec to galā, tad jau viss ir kārtībā. Jo nav neviena cilvēka, kuram nav kāda fobija. Tas vienkārši nē, es vēl tādu nesastaps. Vai arī kuram nebūtu bail no kaut kā, jo mēs tieši arī runājām par to, ka tas ir tikai labi, ja cilvēks baidās, bet kā jūs teicāt, kā cilvēks tiek ar to galā? Tas ir vissvarīgākais. Tu trenēties, paceļot pašapziņu, tādu pārliecību kaut kādu. Jā, tas ir tikai mūsu galvā viss ir. Ja vienmēr to vienkāršo piemēru lietoju, pastīsimies tagad, to man mācīs, arī pa augstumu, viens gudrs cilvēks, viņš teica tā, Raimond, uzliec tagad dēli uz grīdas istabā, tik platu. Ej, aizvērtām acīm, pacel viņu 2 metru augstumā. Paliec viņu tagad, varbūt noies, bet noliec starp mājām. Pie ideāli bezvēja, protams, kaut kā tā. Un tu nenojies. Un kas ir mainījies? Dēļ platums, tas pats attālums, 10 metri, viss tas pats. Jā, tātad kaut kas šeit tev nav. Tu neesi, un tas ir tāds piemērs, ko es vienmēr atceros. Šāds vienkāršs piemērs, bet viņš ir ļoti patiesas, jā, un tā attiec daudzām lietām. Nekas jau nemainījās. Dēls guļot uz grīdas, uz dēļa, citiem dēļiem, tādā augstumā, viņš ir tikpat plats. Tu pat skatīsies, tu pat nestīsies uz viņu. Principā tur acu kaktiņiem redzēs dēli, tu runāsies un ies pa viņu taisni. 2 metros jau vairs nē. Jā, tātad. Un tie, kas tiek ar to galā, tie arī staigā pa virvēm starp mājām tur. Kaut ko citu tādu dara. Jā, tikai viņš tiek galā tādu ar savam iztēli. Varbūt jums ir kāds praktisks ieteikums, kā tad cilvēkam tikt galā ar šīm te bailēm? Nē. Vai kas tāds, ko jūs pielietojat? Es neesmu studējis arī tādu praktisko psiholoģiju, kaut kādu pielietojumu, ne arī pats. Vienkārši, es tiek galā, cik jau tieku, vienmēr varbūt netieku, bet tad, kad tiek, tur vienkārši vajag tieši apmēram šādas domas, kā es tikko teicu, vajag savākties, izskaitīt līdz 3, nomierināties, ieelpot, elpošana ļoti palīdz, starp citu, ļoti palīdz, tas sagrupē sevi, ieelpo un tādu loģiski izsver to visu, jā, to risku pakāpi. Nevis tādu baiļu pakāpi, bet risku pakāpi. Ja? Tā baiļu pakāpa riski nevar viens un tas pats, tas bailes iet pa priekšu risku pakāpē, ja, bieži vien. Vai tiešām man ir paslīdējis šeit, tad pasties tās taciņas, tu novērtēji slapja, tad labi, varbūt padomā. Bet ja nav, kaut kādi šādi veidi, tādi praktiskas lietiņas vienkārši jāpārdomā. Tad tālāk ir kā tur glābies sev vizualizēt, ja tu neskaties lejā, skaties uz sienu, ja, kaut vai piemēram. Ja, jā, nefokusējies uz to, kas tiek biedē. Tieši tā, tu skatīsies lejā, atkal tu noteikti, tu nesavāksies, jā. Tu nedrīkst. Kaut kādas tādas mazas tādas glābšanās tehnikas ir tādas, jā. Bet tas ir katram individuāli jāatrod, ir katrai fobijai savs. Jā. Bet jums kalnos ir bijusi kāda tāda spilgta, ne tā labākā pieredze, kur varbūt bija jau uz robežas tāds jau kāds riskantāks piedzīvojums, kas ir atgadījies? Kalnos jau vienmēr kaut kas it kā ir, ko tu pēc tam domā, tur gan varēja būt. Ja? Nevienu bija, mēs tā kā pa tādu gājām pa slīpumu augšā, kur bija tā kā vienā brīdī, mēs redzējām, ka tur ir tādi maziem olīšiem sastāvošs. Slīpums diezgan relatīvi stāvs. Un tu tagad sākām iet, un kad viņus uzkāpām, tā kā mums vajadzēja nokļūt, gribējām būt gudrāk, gribējām tad uztaisīt īsāku ceļu, jo tur apkārt mēs pēc kartas redzējām, tas takas tur veda riņķī diezgan tālu, un pēkšņi tā sāka, ne jau lavīna, protams, mēs nobraukšu lejā, bet tā kā tu pēkšņi sāki šļūkt, tā kā
šļūkt lejā, protams, izplatām, tā kā pienākās rokas, kājas izplatām, lai tur viss tāds tehnikas tika pielietots. Un tagad viņš tā kā lēnām, bet viņš tomēr iet uz leju visu laiku. Un tur tāds stāvāk pēc tam. Un tad tu nezini, kad viņš apstāsies. Tad beigās viņš apstājās. Un tad varbūt tas, tad domāju, redz tādiem riskantām virsmām nav tik liela pieredze arī. Nav jau tā, ka mēs tādi kalnos dzīvot, kalnieši. Jā. Ka tādām oļveidīgām virsmām, teiksim, slīpajos labāk nestaigāt. Tad secinājums labāk iziet lielāku līkumu, bet pa cietu normālu taku, kaut kādu akmeņainu. Jums arī bija ļoti labs ieteikums par to, ka Somai visu laiku ir jābūt nosacīti pilnai vai vismaz ar tām lietām, lai varētu šo te gan dienu izdzīvot, gan arī pa nakti kaut kur palikt. Jo mums viens viesis arī stāstīja tādu praktisko pieredzi, kur būdami instruktori kalnos, viņi paši pieļāva lielākās kļūdas. Pirmkārt, atstājot savu kempinga vietu, viņi gāja un sadalījās tā kā divās mazākās grupiņās un beigās vēl apmaldījās. Un līdzi nebija ne lukturīši, ne tas, ko jūs teicāt, kam Somā būtu jābūt. Respektīvi, ka tās ir lietas, kuras kalni laikam nepiedod, vai ne? Tas izklausās diezgan neprofesionāli, jo kaut kāds elementārs lietas, tomēr lukturīšiem tas jau, man liekas, bāzes komplektācijā ietilps lukturītis, jā. Mums jau pietika, ka atceros, ka mēs gājām pa virsotni, tur bija jāiet tā kā bridge, tā kā pati tā smāja, tā virs, grēda varētu teikt. Bet viņi tiešām stāva bija, īsti tur tā redzams akmeņi vienā pusē un otrā pusē, un tā taka iet, tā kā bišķīt, kad galva tā kā pārtei tai virsotnītei, jā, bet tā kā paralēli. Un sākām kāpt, kā tagad atceros, pie 17 grādiem, tāds pamitris, kā visi līdzi. Cimda nebija. Un tagad augšā nezinu, kas tur mainījās, un tad tur vispār tādi. Tas ir no tās vietas, kur pirms kādiem gadiem vairākiem tur sievietes divas gāja bojā. Pie Ļiptovskiem Mikolāši tur uz priekšu bišķīt. Un tad, un tu saprati, kad atnāca pirmkārt horizontāla vētra, sniegs gāja horizontāli zemē, un tik spēcīgs tās koris. Kāpt lejā nekur nevar, akmeņi slideni palika vienā mirklī, tā kā sniegs, lapjum. Un nebija cimdi, tikai cimdi. Un tu, kas sāki pieķerties kaut kā turēties pie tiem akmeņiem, un tas vienā brīdī nepagāja ne pusstunda, kad tu saprati, tev pirksti tādi, it kā viss būtu pārējais, varbūt tur Goroteksi bija, jakas varbūt bija, tā uzreiz necaursita, bet vienkārši atteicis funkcionēt rokas gandrīz vai. Pirksti atteicis funkcionēt, tad es sapratu, hei. Un it kā kas ir cimdam svars, vai nesmieklīgi? 30 grami, 50 varbūt, jā. Un nebija cimda līdzi. Un tā kaut kā. Tas kopš tā bija tā viena no mācībām, ka mēs tagad kaut kur ejam. Mēs vienmēr ir kaut kāds minimālais ekipējums, daudzums, kam jābūt līdzi šādos brīžos. Kalni nepiedod. Vai ne? Mēs dabiski tikko pieskārāmies jau gatavībai. Kas priekš jums ir gatavība? Kā jūs to saprotat? Gatavība, tas ļoti plašs jēdziens ir gatavība kam? Ja mēs runājam par gatavību, teiksim, atkarībā no uzdevuma, kā ir militāra persona uzdevuma, bet arī no tā mērķa, ko tu dari. Ja tu mežā ej, tad gatavība, neapmaldīties, piemēram, gatavība, ūdeni padzerties, gatavība dot kaut kādu signālu, ja tu apmaldies tomēr vienalga vai caur telefonu vai vēl kādā citādā veidā. Jā. Kaut kādas tev jākomplektējās ir atkarībā no tā, ko tu dari, lai tu sevi paglābtu. Un es zinu, pa 72 stundu Somu visi runā. Te es pateiktu, man ļoti priecēja, es arī palasīju nedaudz, un mēs arī parunājām pavisam īsi tādā pirms šis raidījuma. Un ar jautājumos es sapratu, ka ļoti pareizi jums ir piegājiens 72 stundas Somas vien brīdi sāk uztīt kā tādu glābēju zvanu panacēju. Ja tev 72 stundas sagatavota, tad tu esi tur, nezinu, un pēc tam tā norādītie priekšmeti iekšā. Tad tu esi glābts no visiem pasaules kariem, ja? Pilnīgi nepareizi. Sezonas mainās, laiki mainās. Un tāpat nevajag burtiskai krāmēšanai Somas. Man nav, es atzīšos, man nav Soma mājās sakrāmēt, bet man, piemēram, dokumenti stāv visi vienkops vienā kastītē, ja, kas varbūt kaut kādu pirmo, nezinu, iztur pirmo karstumu, ja tur kaut kas, ja, varbūt ne. Kaut kāds elementārs lietas, kas man blakus ir, man tur noteikti ir ziemā kaut apavi. Bet ziemā var ielikt Somā, šitādā Somā, piemēram, kaut kādu otru apģērbu, ja gadījumā, tev kaut kādu siltu apģērbu, ko te šādu, piemēram, ja. Ja, lai lecot pa logu ārā no mājas tev, vajag. Ko es ar to gribu teikt, ka tā varbūtība, ka tev viņi būs jāpielieto kaut kādās ugunsgrēka vai šādos nelaimes gadījumos, dabas stihijās vai kaut kādā mājas sabrukšanā ir daudz simtu reižu vairāk nekā kara gadījums, ja, kurā tev jāskrien. Bet tev visu laiku jādomā līdzi, ja patiešām robežas ir kaut kādas konflikts sākās militāri, tad pietiks laika sakrāmēt to, kas tev ir.
Un tur jābūt vairākām lietām iekšā obligāti, ja tu krāmē, un tālāk tu krāmē, ko tu gribi. Tu dodies uz kaimiņu pie savas māsas uz laukiem, tad viena komplektācija, tu aiz neziņas, ka tev vienkārši mājas sajaukta, un tu kaut kur būtu dzīvosi, es nezinu, skolā kaut kādā, un tev madrats izsniegs, ja? Vēl kaut kas. Tam jābūt 72 stundas somā jābūt domāšanas veidam. Tam ir domāšanas veidam un jāpielāgojās, lai tu izdzīvotu. Gluži vienkārši izdzīvošanas skola, tad elementi pašā bāzes līmenī. Es neprasīju tā kā varbūt speciālistiem vienībās vai citur spiegu filmās, tie, kas rūpīgi skatās, ka tur ir, teiksim, kādās kafejnīcās, publiskās vietās, viņi noteikti zina atsevišķi vietas, kur nedrīkst sēdēt, kur jāsēž ir, lai tu būtu kontrolēts, teiksim, lai tu kontrolētu situāciju, vai kaut kur lidmašīnā pat varbūt, tu atceries vēl viesnīcās, piemēram, bāzi. Tā ir bāzi. Jebkurā viesnīcā, kad tu ieeji, es patiešām to daru. Es uzreiz pirms ieeju savā numurā, es paskatos, kur ir rezerves izējas. Tas ir vienkārši, tur vienmēr kaut kāds zaļi spīd. Tas ir vienkārši, tas tā automātiski ir. Un tas ir tā, pat arī, ka es piedomāju tā, ja skriešu ārā, nevis pa kreisi, pa labi, kurā pusē man īsti palika. Jo cilvēks ir panikā tajā brīdī. Cilvēks nedomā tādās kategorijās, tā kā mēs šeit sēžam. To mēs visi zinām. Jūs to zināt, jūs esat ar to saistīti. Ja? Bet šādu veidu piedomājot par sevi, par savu drošību, tu sevi glābi. Nevis apjukums, panika, jo tas pašs dokuments pieminētos, kāpēc man dokumenti vienkopis. Ja? Tāpēc neatcerēsies, kur tā ir klasika. Sieva, kur lika manu pasi? Un tu pēdējā redzēji, viņa apmēram tā, nē, tu pats viņu lika kaut kur. Viss un cauri, pusmāja jau pa to laiku nodegus ir. Ja? Teiksim, tur ir kaut kādas elementāras lietas, kuras tev vienkārši jāsaliek, un lai nebūtu šie jautājumi vien otram. Tas tā kā tad arī pa 72 stundu somā daļai. Jā, jo tas jau sasaucās tieši tas ir kopā, tas vienkārši domāšanas veids, kā sevi gatavot kaut kādām krīzēm. Jo mēs ar Jāni arī gan arī katrā epizodā atgādinām to, ka 72 stundu soma ir ļoti labi, bet viņa tev kalpos gadījumā, ja ir jāevakuējas. Bet principā jau tā gatavība ir arī par rezervēm kā tādām, kā jūs sakat, mājās sagatavot, teiksim, dokumentus, zināt, kur viņi stāv, vai nopirkt tās lietas, kas tev var noderēt, nezinu, tad, kad pazūd elektrība vai tam līdzīgi. Ka tā soma jau ir tikai tāda viena no formām, kā tas varētu izskatīties, ņemot vērā, ja tev ir ātri kaut kur jādodas ārpus mājas, vai ne? Bet visādi citādi tās jau ir arī rezerves, pārtika, ūdens un viss cits, kas tev var noderēt, kā jūs teicāt, ne jau tikai tur kara vai militāra iebrukuma gadījumā, bet arī, nezinu, ugunsgrēks, plūdi un citi apdraudējumi, kas nav. Un arī lielāki piedzīvojumi. Katrā ziņā tā soma jau nav tikai par ārkārtas situācijām, ja kādreiz nobriedīs doties dabā, atpūsties, un visdrīzākais tajā somā arī tādas lietas, kas dabā varētu noderēt, ir, nezinu, prīmusiņš kaut kāds ieliks iekšā, guļamais, ieliks paklājiņš, varbūt draugs, radinieki, bērni kādreiz izdomās un varēs viņiem šo somu iedot. Bet Raimond, es sadzirdēju, jūs teicāt, ka 72 stundu soma principā ir tā kā domāšana vairāk. Tad es gribētu dzirdēt jūsu viedokli. Šobrīd ir nopērkamas jau sakomplektētas tās 72 stundu somas. Kā jūs uz to skatāties? Vai tomēr vērtīgāk nav cilvēkam pašam šīs lietas tā kā izfiltrēt, saprast, kas viņam ir vajadzīgs, kas nav vajadzīgs un pašam sagādāt, nopirkt un sakravāt? Negribās man traucēt biznesa. Cilvēki tam tic, viņiem līdzekļi atļauj nopirkt. Protams, ka tur ir virkni lietu, kas tur ir vajadzīgs, ko varbūt mēs katrs cilvēks viņam pat neienāks prātā ielikt. Es pat nezinu, man liekas, tur kaut kādi krāmēri iekšā vai kaut kas. Jā. Tas kaut kas tāds. Jā, viņš tāds universāls. Bet tas arī tagad bija šī pieeja, kas der visam, neder nekam, jo tādā ziņā, kad tu ieliksi iekšā, piemēram, ziemā, man var pusi somu sastāvēs no silta apģērba, apakšveļ kaut kāda vēl vieni cimdi, vēl viena zeķis, sausums un siltums ir. Precīzi, tas ir izdzīvošanas jautājums, tas ir dzīvības jautājums patiesībā. Vasarā es kaut ko citu likšu, ūdeni, acīm redzot vairāk, jā. Bet vai tā somā tam visam ir paredzēta? Tur jāstās soma no somas. Es teiktu tā, ja līdzekļi atļauj, nav slikti. Tur ir zināmas komplektācijas, tāds minimālā paketa tur iekšā ir, ja negrib pirkt pa vienam priekšmetam. Dariet to, bet ja man jākomplektē, es drīzāk turēšu atvērtu, tā kā, tieši tā, man arī gāļa kaut gaļas konzerva mājās, tur ar medību konzervu kaut kādi čupiņi ir, tad atkarībā, ko es daru, ir iemest iekšā, viņi vienmēr, vai kaut kādi rieksti, vai kaut kas tāds, tā. Bet ne, komplektēt. Bet tā, es saku, ja biznesa iet, paši izvēle, vai ne? Bet, jo man vienīgi liekas no tā praktiskā viedokļa, ja cilvēks pats to izdara, tad viņš arī katru to lietiņu apčubina un ļoti iespējams arī izmēģina vai iztestē un saprot, kas tas tāds ir. Bet ja mēs nopērkam gatavu somu,
Iespējams, ka kāds slinkāks cilvēks viņu pat neatvērs un tā soma tur stāvēs un gaidīs to x stundu. Un tad, kad nedod Dievs tā x stunda pienāks, tad tas cilvēks pat īsti nezinās, kas viņam tajā somā ir līdzi un kā to pielietot. Es vairāk no tāda skatu punkta, bet es pilnīgi piekrītu. Nu. Bet, zini, jā, tu varētu diskutēt par to. Protams, ka tas pats savs sakrāmēts, tas ir viens. Bet paturēsim prātā, ka visi cilvēki tā nedomā un arī nav pietiekami tādi, varbūt tādi aktīvi šai ziņā. Un tad labāk tādā priekš tādiem, kas varbūt tā kā, varbūt nevajag, bet viņiem līdzīgi nopietni ir labāk, lai viņam ir tā. Ja tas brīdis pienāks, viņš sāks rakāties, kaut ko sameklēs. Cilvēkam vēl viena laba īpašība, ka viņam ir ļoti slikti, viņš kaut ko vienmēr sāk domāt, un tad viņš ātri domā, ātrāk, vismaz, ja tur nav kāds cits stresa apjukums. Viņš ies mežā, iemūks ar to somu un nezināmo. Viņš sāks rakot, un viņš vienpus brīnums, viņš atklās, ir man ir plēve kaut kāda, ko es tur paklāt apakšā gan. Es domāju, ka tāda plēve tur, man liekas, ir tās siltuma, tās siltuma, kā viņi pareizi sauc, tas sudarbotās, tās plēves, kaut kas tāds, jā. Folijas. Folija kaut kas, gan kaut kas tāds ar tur ir pieņemu. Jā, un tad redz, viņš tam, līdz tas satīšos, mums siltāk būs. Es domāju, ka viņš tiks galā, ka jau pienāks grūts brīdis. Tā kā nav, labāk nekā nekas, tā teikšu. Protams. Un ja jums pašam steidzami būtu jāpamet mājoklis, bet varētu paķert tikai 5 lietas, kuras tās būtu? Maks telefons jau. Diezgan grūti, es ticu, bet... Nē. Atkarībā no kā, ja man jāmok, es zinu, ka pie kaimiņa skriešu iekšā, tas ir viens. Ja man, teiksim, tā jāmūt, ka es esmu neatgriezīšos tā mājā vairāk, kādu brīdi kaut kur būšu tā kā 1, 5, es 5 nesaukšu. Es teikšu tā. Ir jābūt kaut kādiem, kaut visam no 3 tādām lielām grupām. Jā, pirmais ir jāgarantē siltums. Jā, vienai otrai vai tā ir cepura, ka līdz vai zeķis vēl viens vai kaut kas tāds vai kaut kāds apavs. Tam noteikti ir jābūt. Ir noteikti jābūt, atkal nezinām ilgu laiku, kaut kādiem kalorijām, kaloritātei. Jā, tas maziņos ir mājās kaut kādi, batoniņi, kaut kādi tādi, ka ja kādam ļoti garšo snikers, pērciet snikeri, jā, arī der, ļoti labi strādā, jā. Kaut ko tādu, un tad tāds 4. es pat teiktu, telefons tomēr ir enerģijas kaut kādas avotas, teiktu, gaisma, enerģijas avoti, kaut kāda signāla padošanas avoti, vai uzlādēt telefonu, ja telefons neiet kopā jau ar lādētāju, piemēram, jā. Un visu to tā kā bišķīt ielikt kādas celofānu maisiņos, lai tad tomēr mitrumu iztur un tā tālāk, jā. Kaut kā tāds grupas, varbūt vēl kaut var izdomāt, bet tas tāds pirmās, kas man nāk šobrīd prātā, lai būtu silts, lai te būtu kaloritāte, kaut kāda ūdeņa, tas skaitās pie tā ēdienu grupa kaut kāda, un 3. kaut kāda naktis, lai tu varētu pārdēties naktī, dot signālus. Tā kaut kā svilpīt varbūt, jā. Kā jūs vispār vērtētu sabiedrības gatavību? Un atkal mēs nerunājam tikai par, teiksim, militāriem kaut kādiem draudiem vai krīzēm, bet vispār kopumā, teiksim, izaicinājumiem vai krīzes situācijām. Kā jūs vērtētu, cik Latvijas sabiedrība varētu būt gatava? Es domāju, ka mums ir diezgan tāls ceļš šajams, jo, manuprāt, ir viena lieta, kas mani, teiksim, neapmierina, un mēs kaut kā pārāk koncentrējamies, un arī visi, arī politika, arī līdzekļi, un tāda diskusija lielākoties ir par bruņotajiem spēkiem, par militāro spēju. Jā, protams, tas ir tāda kritiskā, pats svarīgākā kritiskā daļa krīzes iebrukuma gadījumā, neviens nespēs pretoties. Bet to, ko mums māca Ukraina, mēs redzam, cik ļoti nozīmīgi civila aizsardzība, jā. Vai glābēji meklētāji, vai mājas brūk un apakšā cilvēki guļ, ka tur sanāk. Mēs redzējām tās pirmajos kara dienās no bildēm, pat atceros, kad dzīvā rinda sastājās paši cilvēki, mēģina glābt tur savu kaimiņu, ja? Bet es nezinu, cik to laiku cilvēki gūtu traumas vai kaut kas notika, to nerunā neviens, tāpēc viņi nemāk to darīt, ne viņam cimt, ne viņam kas. Un tagad arvien vairāk mēs redzam profesionāls tomēr, acīm redzot, viņi paši nelaiž klāt, tādu pašdarbību civilo, ka tur ķēdītē padot, kaut kādi, es nezinu, ne man mācīt šeit profesionāļus, ja? Pie šādām mājām. Tādēļ, ko es gribu teikt, ka cilvēks ir civilās aizsardzības elementi un tā 72 stundu soma, tāda izdzīvošanas spēja daļa no tā, ja? Kaut kādi padomi, kā rīkoties. Es domāju, ka jākoncentrējas uz šādām lietām vairāk, arī pašvaldībām drosmīgāk, vai politiski, ka citiem es negribu tā kā tās negatīvos stāstus stāstīt. Te pašam arī jādomā, cilvēkam arī ir pašam jādomā līdzi procesam, tu vari glābt tevi, bet, ja tu esi plūdu zonā, lielāko daļu jau, laikam, domā tā, tad pats tomēr tur to piepūšamo laivu nopērci. Ja? Vai arī pie pašvaldības, lai tu iedod piepūšamo laivu, vai kaut kā tam līdzīgi, nevis gaida, un tad zvana, kad jau pie pārpus slieksni iet. Ja? Cilvēkam arī jādomā līdzi, un te ir tas savstarpēji procesi. Cilvēki, manuprāt,
Nu, varbūt cerams ir sākuši piedomāt, ka te uztraukums par to 72 stundu somu jau liecina, ka cilvēki tomēr domā, nu, viņam kaut kāda baža ir. Bet politiskā līmenī es vēl neredzu tās tendences, tādas sistēmiskas, pārdomātas. Jā, ir kaut kur labāk, kaut kur sliktāk, bet tādas sistēmiskas es neredzu. Es ļoti ceru uz krīzes vadības centru, varbūt tur kāds izmaiņas būs vadībā, kā vadīt šos procesus sabiedrībā. Nu jā, lai veicinātu šo cilvēku piedomāšanu, mēs arī organizējam šos pasākumus, kuros mēs aicinām gan valsts ugunsdzēsības glābšanas dienestus piedalīsies, zemesardze un visi pārējie dienesti un arī organizācijas, kurām vispār ar gatību kaut kādā mērā ir saistītas, lai cilvēks atnākot pasportot pārgājienā vai jau sportiskā trakingā, starta finiša zonā, ieraudzītu visas šīs aktivitātes un aizdomātos un aizietu mājās iespējams ar jau šo sēklu iesēto par to, ka varbūt man vajadzētu arī kaut kā pagatavoties individuāli, jo nevienmēr būs garantija, ka mūsu dienesti izglābs vai parūpēsies par mūs. Pašiem ar kaut kāds mājas darbiņš jāizdara. Tieši tā arī. Tas bija labs piemērs par plūdiem un to gumijas laivu, un es uzreiz atcerējos arī vienu piemēru, kur ar vienu dāmu runājot. Viņa saka, mums tik bieži pazūd elektrība, ka mēs paši paņēmām un nopirkām ģeneratoru. Un arī negaida ne uz pašvaldību, ne uz kaut kādu brīnumu, bet zinot to, ka ar kaut kādu regularitāti tādas lietas notiek, vienkārši parūpējas paši par sevi, vai ne? Un tad man ir jautājums, Raimond, ko jūs varētu ieteikt, kādu vienu prasmi cilvēkam vajadzētu apgūt, lai viņš būtu gatavāk šādām krīzes situācijām? Varbūt kādu praktisku tiešām prasmi vai zināšanas, kas varētu noderēt? Es domāju, ka drīzāk tāda kritiskā domāšana. Es domāju, tas pat ir šobrīd ar konkrētu mehāniku pateikt, tie scenāriji tik dažādi, tās apdraudējumi ir tik dažādi varētu būt, tās situācijas, ka tur tā nevar pateikt vienu kaut kādu iemācīties, piemēram, uguni iegūt, meža vidū, slapjā laikā. Bet domāt procesiem līdzi, vienkārši analizēt procesu, domāt līdzi tieši, sākot šo pašu 72 stundu somu. Tas ir daļa no šī procesa. Tātad tu jau sāc, un tad arī, kad tu analizēsi, tu noteikti nonāksi kaut kad aizdomāsies pagaidi, bet ir lietas, ko man jāprasa manai pašvaldībai, maniem glābējiem, maniem vietējiem zemesargiem varbūt jāpakonsultējās. Ja? Tas ved pie tā maniem bērniem kaut kas jāiemāca, elementāras lietas. Ja? Viena no svarīgākām, protams, ir tas siltums, saprast siltums, izdzīvot kaut kur, lai tu vari mežā dzīvot, kad paslēpties, ja gadījumā atkal tas pats kara gadījums. Ja. Pirmais, kas to problēmu, ko saskarsies, tu pat bez ēšanas izdzīvos to nakti un otru dienu arī vēl. Bet ja tu nebūsi attiecīgi sagatavots tur nakšņot no siltuma viedokļa, tad tu vienkārši nesagaidīsi to rītu visdrīzāk. Kaut kā tā. Tāda veidā, tādās kategorijās domāt, analizēt situācijas un prognozēt manu darbību tajā vienā otrā reizē. Bet atkal ļoti labi pateicāt par to, ka to apdraudējumu veidu ir tik daudz, ka šobrīd nav iespējams uzrakstīt konkrētu scenāriju katram šim te apdraudējumam vai pateikt, kas tieši šobrīd ir jāizdara tāds, lai mēs būtu gatavi visam, bet ir šīs te mazās lietas, par kurām mēs varam jau tagad padomāt un būt kaut nedaudz gatavāki. Tālāk varētu mēs paturpināt ar šīm te fiziskajām aktivitātēm. Varbūt jūs varat padalīties, kāda ir jūsu top izvēle, kas ir šobrīd jums tāds aktuālākais, ar ko jūs aizpildat savu brīvo laiku? Es daļai teicu, šobrīd man dažādi iemesli dēļ es samazinājos fiziskās aktivitātes, es varu paiet nedaudz riteni, tagad gaidu sezonu riteni braukt. Bet es teiktu tā, tas ar laiku nāk ar vecumu, jūs vecumā, es noteikti jūs vecumā arī savādāks to skatījos. Varbūt jaunieši vairāk domā par tādām, lai būtu smuki iztīties pludmali, lai atnāks pavasarī. Tas nav slikti, protams, un veidu arī nevajag audzēt. Bet kaut kā tādas statiskas vingrinājumas. Jebkur fiziska aktivitāte labāk nekā nekas. Tas ir pamatstandards. Bet tomēr es vairāk aicinātu tādiem ilgtermiņu, tādu kardio, kas sirdis trenē, pārgājieni, iešana dabā, riteņbraukšana, slēpošana. Kaut kāda šāda veida, kur tu 2-3 stundas dabā, manuprāt, tas ir pats svarīgākais, jo nākot jau nopietni, vislielākam vecumam, es katram garantēju, kas jaunieši skatīs, katram garantēju, ka jūs atcerēsieties manus vārdus un atcerēties to, ka man tomēr vajadzēja vairāk nedaudz kaut kāda šāda veida darbības, radināt sevi, iet mežā, jo tur nāk klāt vēl tas emocionālais, tā kopā būšana, īpaši jau ģimenē, maziem bērniem. Es pateikšu tā, pati pirmā, kas man atmiņā, un tas nav vārds, tāpēc, ka mūsu ģimenē tas tā notika,
ka mūsu pirmais pārgājiens man jaunākam bērnam, vecākam bija 6, jaunākam 3,5. Un vasara bija Latgalē, un mēs gājām pārgājienā 2 ģimenes, 2 bērni, katram, 4 bērni, 4 pieaugušiem. Un kā tagad atceros Mugursomu jarmakus, es nesu 60 kg pirmajā dienā, otrā dienā bija jau mazāk bišķīt, jo mēs nesām tā laikā veikalā neko 80. gadu vidus tas bija. Neko veikalos nopirkt nevarēja. Mēs nesām pilnīgi visu pārtiku nedēļai. Uz muguras ir tušonkas, saucamās, gaļas konzervas, slapjās pirmā dienās bija tieši slapjas, viņas palika 2 teltis, man viena, otram kungam otra, piepūšamie, protams, tie, bērni nevar uz zemes gulēt un tā tālāk, ja. Un tas bija mans smagākais nesiens, kāds bija tā pārēdošanās, protams, 3,5 gadīgais bērns, tā kā deva iespēju varbūt tikpat tur kaut kādiem, 500 metriem apsēsties bišķīt, ja. Tātad muguras laušana, es atceros, pirmo reizi iepazinos, kā es teicu, jarmāks bija tāda rāmene. Padomu laika rāmenīte, savādāk tādām parastām nevarētu panēsāt, tikai rāmeni varēja kaut ko, kur vismaz atspiežās uz gužām, ja kaut kas tāds. Jā, tā kā mēs staigājam. Un mēs pa Slīteri esam gājuši, gar jūru esam staigājuši nākamā vasarā jau. Tā kā mēs staigājam ar bērniem jau no paša sakuma. Un es pateikšu, tas kaut kā tā ir iznācis. Savs bērns, laikam nevar pārāk lielīt, bet pirms man jaunākais joprojām, kad maratonu uzskrien savos 40 plus gados, Rīga Valmieru noskrien 109 km, jā. Jā, un tā kaut kā, es domāju, ka tas kaut kāda ietekme kaut kur tas atstāja. Vecākais arī, amatieros hokeju ilgi spēlēja, jā, amatieru līgā, tā kaut kā. Es domāju, ka tas ir tas, kas tā kā aicina, plus vēl tas ģimeniskais, jā, ka tur bērniem ej kopā, dari to, un galvenais tu trenē to sirdi un galvenais. Jo tus muskuļus pavingrot pēc tam var no rītiem vai vakaros pavingrot zālītē, bet sasummēšu svarīgākais ir tādā ilgās kustībās, kas sirdi trenē, kardio un īpaši dabā. Man personīgi daba. Svarīgākais būtu dabā, jo tur es uzlādējos un daba uzlādē un nomierinu uzlādē vienlaicīgi. Jā. Tad domājot par fiziskajām aktivitātēm un jauno paudzi, kurai statistika rāda, ka tā krītās, personīgais piemērs varētu būt labākais veids, kā viņus motivēt. Vecākiem iespējams iziet ārā pārgājienā, paņemt bērnus līdzi un parādīt, ka kustēties ir forši, nemēģināt iespējams ar aizliegumiem cīnīties ar šo telefonu lietošanu, bet vienkārši doties ārā un ņemt līdzi. Jā, bērns ātri paņem, teiksim, bērni ārā, vai 2 puikas sāka pēc tam orientēšanās, tas nāca pēc tam arī tā daba un dabā un skriešana. Tas man pēc tam tā nebija tāda militārs uzstādījums, kaut gan es jau biju bruņotos spēkos. Jā, tur bišķi ātrāk viņi sāka trenēties jau. Abi 2 orientēšanos skrēja, tas ir daļa no tā koncepta, ko es stāstu. Vismaz mūsu ģimenes pieredze to māca, jā, un tas pārējais nāca tā kā klāt. Arī ap zemesargi. Bet mugursoma 60 kg, ļoti smaga. Kā ar veselības problēmām pēc šāda piedzīvojuma? Es domāju, ka tur varētu būt arī kaut kas varbūt daļai no tā. Nē, labi, kā es teicu, mēs tur negājām dienā, es nezinu, cik mēs pirmajā dienā nogājām, ar katru brīdi palika tukšāk, ja mēs pirmo sēdām smagās tās gaļas konzervas visus, un mums pat kartuļi līdz, ka mēs nožēlojam, ka paņēmām, jo tos mēs tā kā varējām sarunāt tur uz vietas. Bet bija viss pilnīgi kā bērniem maziem. Jā, taisi bija. Nē, tas nav normāli, tā nebija pārvietota, tā bija tāda mokoša iešana, un tad bieži stāšanās, kā es teicu, ja nebūtu 3,5 gadīgais dēls līdz, tad es teiktu, ka mēs paši varējām iegāzt to pārgājienu. Otrais mēs vairs tā nedarījām. Ja, tad jūs rekomendējat 60 kg neņemt līdzi? Nē. Sākt ar mazumu. Nē, jā, 60, protams, ka nē. Bet tagad tev ir telts, atvainojos, telts 2,5 kg, izcila telts liela, jā, tā laikā samirkusi brezenta tā lielā divvietīgā telts, mēs 4 gulējām 2 divvietīgās, kā tagad atceros, jā. Samirkusi divvietīgā telts, nezinu, cik kilogrami, man liekas, tur kad 8 no tāds pusspains, lielais spains, mazais spains ar ūdeni, man liekas, tur kopā svēra, jā. Plus vēl bija jānes līdz bērniem rullīši, ko mēs ar pēc tam bišķi gudrāk darījām nākamā reizē. Nē, tas viss daļa no treniņa, tas tā jādara. Jā, mēs arī rakingā motivējam sākt ar nelielu svaru. Sākumā pastaigāties, vienkārši bez somas, pēc tam jau mugursoma ar ūdeni, pudeli ielikt iekšā un pēc tam pakāpeniski kāpinam, tad mēs varam izaugt arī, iespējams, kādreiz līdz 60 kg. Iespējams. Tā ir mocīšana. Jā, bet, katrā ziņā sākam nelielu svaru un ejam uz augšu. Bet šis rakings, forsētais maršs militārajā vidē, tā jau arī tāda disciplīna, kas karavīram ir obligāts nosacījums spēt pārvietoties ar savu mugursomu. Vai jums ir bijusi kāda pieredze interesanta ar forsētajiem maršiem tieši saistīta? Patiesībā, kad mēs, viens man lielākais, ko es nogāju, tas bija tieši tajā laikā, kad 90. gadu sākumā,
kā tagad tas 60 km nogājām pa tādā īstā tādā offroadā, ja, kad tur, tad nenozīmē, ka ne pa ceļiem, tur arī pa pļām, ja vajadzētu pēc kartes gājām, lai īsāk būtu bišķīt. Tas mans lielākais, tādas speciālos treniņos neesmu piedalījies un neesmu gājis. Vienīgais pirms atvaļināšanās, tas bija pirms 10 gadiem, kad ģenerāla pakāpē es izgāju vienu posmiņu kopā ar speciālistu vienību. Viņiem bija pēdējais pārbaudījums uz Bereti. Ja nemaldos 100 km, es tur tādu nelielu posmiņu, 25 km viņiem nogāju. Viņa solīja, bet viņi jau tur bija lēnāk gāja, ko es varēju turēt viņam līdzi. Tā bija pēdējā nodarbība. Bet tas ir tas, ko es pēdējais, kur es gāju tādā organizētā veidā. Bet citādi, citādi jau, jebkurā kalnā iešana ir, jebkurš, ja tu aizies uz dienu vai kaut kā tā, tas ir tas pats. Vienīgais, ka tur nemēra kalnos, kā jau zinām, mēs kalnos nemēra kilometrus, tur mēra laiku. Tur nemēra kilometrus, jo tu nevar pateikt stāvā nogāzēt, cik tas ir metru. Bet tā kaut kā, jā. Tā kā vienīgā tā man pieredze. Jā, es varu tikai papildināt, ka zemesardzē arī šie berešu marši cilvēki civilajā dzīvē maksā naudu, lai kaut ko tādu piedzīvotu, lai viņi aizietu šādā pieredzē, jā. Un tur ir iespējams iestāties un piedzīvot šo pašu pieredzi jau jēdzīgā veidā. To es arī aicinu visus patiešām, ja kāds šaubās, pārbaudiet sev un atgriezīsieties pie tā jautājuma par to, ka pirms kā mēs esmu šeit, tad tas viss ir kārtībā. Ko es tad daru vispār? Man tur mājās varētu divānā spēlēt vēl kaut ko. Jūs redzēsiet, jums būs gandarījums dubults, jūs būsiet lepns par sevi, jums būs kā stāstīt, jo vecāks policīt, jo leģendas kļūst krāšņākas, bet tas ir daļa no dzīves, tā ir daļa no dzīves, jā. Tad to arī tad aicinu. Tā otra puse, ka beigās jūs jau to darat arī kādu labā. Jūs ģimeni jūtās drošāk. Pretinieks redz, pretinieks mūs skaita. Pretinieks mūs vērtē, un viņš stiprus negribēja saistīt, ja viņiem mērķiem jāiegulda neadekvāti liels ieguldījums, lai šo ezīti, kur katra viena, man patīk Igaunijas mācībā, viņiem mācības ezītes nosauc, un man šis ezīšu princips patīk. Kas ir ezis? Katra viena tā adati nolaužama, viņa jau nav nevis tik ļoti, viņa iespējams salaust, jā. Bet ja tāds 1000 ezītes, tad adatiņas, tad ezītes ir neuzvarams, jā. Un būsim katrs šie maza adatiņi. Un tad arī mēs būsim tā tauta un bruņoties spēki un zemesardze kā tāds ezis. Ja, un nāk virsū, mēģina iekanāpt ezīti. Ja, tā piepūle vai tie zaudējumi lielāki nekā iegūmi, tad pretinieks to nedarīs. Rādīsim, ka šeit ir lielāki zaudējumi nekā iegūmi. Tieši tā, jo spēcīgus neiztiek. Jā, mums jāprocē šis spēks uz ārpus ir. Tāpat kā cilvēku attiecībās. Kas priekš jums ir spēcīgs cilvēks? Kā jūs varētu nodefinēt? Spēcīgs cilvēks. Pirmkārt, mēs jau runājam par to, kad, kā viņš tiek ar sevi galā grūtās situācijās. Jā, tas ir principā tas spēks, vēlme palīdzēt citam vai sev vienalga, bet principā tu tiec testēts tādās stresa situācijās, augstākajās stresa situācijās. Tas nevis, ka tur jāsteidzās pāri ielai sarkanā gaisma deg, bet kaut kā. Bet kaut kā vairāk nedaudz. Bet arī starp citu pie autobraukšanas, kas tur tā nemierīgie, kas paliek, tur sāk traktēt kaut kādu. Tas nozīmē, ka tev kaut kas nav kārtībā to mentālo pusi. Tu neesi stiprs, tu esi vājš, tev ir kompleksi. Tu esi nokompleksojies un nevis spēcīgs. Tas būtu tāds viens. Un otrs varbūt ir tāds gan arī tas pats, ka tas mentāls spēks, tā pārliecība par kaut kādām vērtībām, par tavu, kā tu pasauli redzi, un kas ir labs, kas ir slikts, jā. Un ka tev nevar tā ietekmēt vienkārši, ka tu pastāv par vērtībām. Mēs redzam tādu melnbalts, tad Ukraina, teiksim, tādu melnbaltumu mums māca, ka tu nedrīkst palēkā zonā būt, jo tie vienaldzīgi, ja. Tas teiciens tāds slavens, ka viss pasaules nelēma jau rada vienaldzīgie, jo viņi dēļ ļaunais dara kaut ko. Ja tu esi, labi, tas ļauns, pret ļaunam ir skaidrs, viņš ir ļauns, tad pretī mēs liekam to, mēs varam izrēķināt, mēs varam iedot viņam pa galvu. Bet tas vienaldzīgais jau ir tas, kas tā nezināmā zona, pat viņi neviens necīnās, bet viņi rada pamat ļaunumam. Un nebūt vienaldzīgam, ja, tas manā izpratnē tas ir stiprs. Pieminējāt arī ne tikai šo te fizisko spēku, bet arī mentālo noturību, mentālo spēku. Vai tas ir kaut kas tāds, ko var arī uztrenēt vai nostiprināt kaut kādā ziņā? Jā, noteikti. Tas ir noteikti. Vai trenējums, vai katrā ziņā motivācija var cilvēks sev var motivēt ļoti. Un motivācija ir dažādi, teiksim,
Es zinu, ka motivācija ļoti ģimeni, piemēram, tev bērni vai kaut kādas, tas ir valsts. Es tomēr ir par patriotu. Es runāju varbūt ne tik daudz, kā uzreiz iedomāties, ka mēs sakam valsts daudz. Es domāju, ne šo politisko kaut kādu establishmentu neaizstāvēšu. Nē, valsts ir kaut kas vairāk. Tas, ka mēs esam tādi ievēlējuši, mēs esam to izdarījuši. Bet tā ir mūsu valsts, tā ir vieta, kur mēs varam runāt savā valodā, kurā mēs esam saimnieki. Ar mani šeit sasveicinās. Katrs koks ir tā var teikt. Jā, viņš man pazīst, es viņu pazīstu. Es Anglijā koks nepazīstu, šeit es pazīstu, jā, viņš man pazīst. Kaut kā tādā veidā, jā, tas ir jātrenē. Tas ir jātrenē, bet jātrenē arī caur zināšanām. Tev jāzina, tev jābūt kritiskai domāšanai, lai tu neiekrīt kaut kādos melos, slazdos, jo gan pretinieki, arī mēs paši, mēs bieži vien analizējam situācijas un vaimanājam un sarūktinamies par tādām lietām, par kurām teiksim, tāds Ukrainis šobrīd, Ukraini kaut kur piefrontes pilsētā dzīvojuši var nesaprastu mūsu. Viņš nesaprastu mūsu. Jā. Viņš teiktu, jūs tur pilnīgi esat, visi tas tik lieliski, tas nav nekas. Un viņam ir taisnība, protams. Tas nenozīmē, ka mums jābūt tādā ciešana līmenī, bet kaut kā sevi ir jāsavāc, ja tā var teikt, un kaut kā kritiski jādomā, un jāskatās apkārt, jāskatās arī tas pozitīvais jāmeklē, bet tikai negatīvais. Jo. Tagad ir tādi modi brīžiem ir. Ja tu nekritizē, ja tu nepievienojies kritikai, ja tu to nedari kā nekritizē, tas nozīmē, ka tu kaut kādai partijai piederi pie politikas. Es tā nedomāju. Es neesmu ne pie viena, bet es arī netaisos. Es laiku kritizēt, jo tā ir mana valsts. Es arī saskatu daudz labas lietas šeit, un ar kurām mēs varam tikai lepoties. Tā. Argumentēta kritika palīdziet uz priekšu, ja viņi ir argumentēta un pamatota. Jā, jūs pieskārāties arī Ukrainai. Ir jau nevienu gadu viņi turpinās šis pilnmēroga iebrukums Krievijas Ukrainā. Un daļā sabiedrības komentāru sadaļās mēs redzam, ka ne visai noskaņot ir atbalstīt Ukrainu. Ko mēs varētu pateikt šiem cilvēkiem, kuri varbūt uzskata, ka ir jābeidz atbalstīt Ukrainu un ka ir pa daudz? Jo ir tāda daļa sabiedrībā, diemžēl. Jā, protams. Redzat, tur ir tā emocionāla atbilde ir tāda. Tas nav mans izdomājums, man patīk. Tas bija vienas ukraiņu žurnālists, nemaldos atbildi kādam politiķim rietumu. Viņš saka, ka ir daudz kad pārstāsim tur palīdzēt, varbūt nevajag. Viņš saka, pabeidziet to teikumu. Tad pārstāsim palīdzēt tam bērnam, kas tikko tika ievainos. Minūti atpakaļ. Vai pārstāt palīdzēt tam nogalinātam karavīram, vai tam karavīram, ko nogalinās, kas kritīs tūlītās gūstā un kuru mocīs pēc 15 minūtēm no šī brīža apmēram tā. Es saku, tad jā, ja mēs esam gatavi, ja mēs esam tā daram, tad pārstājam, tad nedaram to, jā, ja esat gatavi tādā veidā. Tas būtu tāda emocionālākam, kam ir arī liels pamats, teiksim, tādam praktiski viņu saprast. Bet otrs jau ir tas, jāsaprot, tev jābūt, mēs runājam par šo stipro cilvēku pirms tam, tad tomēr savas vērtības jānosaka, vai tad tiešām tāds var ienākt agresors tavā dzīvoklī turpat, un pēc tam tik vienkārši tie sadzīves piemēri, un tu pieņemsi, labi, tu varbūt šito istabu arī vēl paņem. Daļa virtūs vēl šito istabu, dzīvo Dievs ar tevi. Tā taču nedarīs nekad. Kāpēc te ir tā līdzīga situācija, kaut ko jāmēk izvērtēt, ir kaut kāda taisnības izpratnē jābūt kaut kāda atbildībai. Tas, ka pasaule šobrīd šī vērtības sistēma gāžās vai kaut kāda iedibinātā kārtība, kas daudz maz mēģināja regulēt, kad apvienotās nācijas, un cik varēja, bet vēl tur Amerikas Savienotā valsts pozīcija, šobrīd mainās, un tas mani tas uztrauc. Viņi principā pat nemainās, viņi principā ir sabrukus, kaut kāda jauna sistēma veidojās. Bet vienalga, es esmu pozitīvs, es ticu, ka saglabāsies, tomēr kaut kas jauns tiks būvēts, vai tomēr kaut kādām pamatvērtībām, uz tādām vērtībām labs, ļauns. Jā, savādāk, ja tas nestrādātu, tāpat visās ticībās vai filozofijās mēs visi runājam par labo, ļauno, iņ-jaņu vai kaut ko melns, balts. Ja. Es domāju, ka šis vērtības saglabāsies. Un tad tā atbilde man, tad tu izdari izvēli, nepaliec tā pelēkā zonā, izdari izvēli. Tu tiešām gribi būt tā melnajā zonā vai baltajā zonā. Un tas, ka, piemēram, tas, kas arī Ukraina, man ir tad bišķīt, es redzu Ukrainas burbuli, vismaz savā atbildības jomā, dalības jomā. Jā, protams, ka tur ir arī cilvēki, kas ir korumpēti, ir negodīgi, ir arī nodevēji. Tas viss tā ir 40 miljonu tautā, 10% sastāda 4 miljoni. Ja? Tas ir milzīgs skaitlis, tas vairāk nekā Latvijas iedzīvotāji, divreiz, ja? Pat varbūt vairāk. Lūk, tad pēc tā nevar spriest pēc ukraiņiem, ja, korumpēti. Tad paņem citu pieeju. Lielākoties brīvprātīgo struktūras, kuras es pazīstu,
viņas sen jau vairs nenodod kaut kādos tādos lielu savienojumu, armiju grupējumu, teiksim, vai kaut kādās noliktavās tur palīdzības centralizētās. Nē, viņi ved līdz bataljonam, viņi ved līdz tiem karavīriem, to mēs visi redzam, sekojiet tiem, un tad jūs un ziedojiet, palīdziet tiem, kas to pierāda ar savu video. Ar to vēlreiz tu vari, tā kā nav attaisnojumi vairāk, ko es palīdzēšu, es dzirdēju. Tur viss tāpat nozog, viss tiek tirgū nonāk, ja. Paši redzējām, tur kaut kāda viena mašīna atrodās starp kaut kādām 5000, kas ir dots no Eiropas, ja. Un tas kā tāds piemērs visiem tiek rādīts, tās mašīnas. Nododiet tad mūsu varoņiem, nododiet Sarmītē Cīrulē, piemēram, aizdiet. Es garantēju, ka viņi saņems, viņi arī brauks, viņi un viņa cilvēki, kamēr viņi sabombardēs vai tur drons uzsitīs pa to mašīnu. Tā kā var arī tā tam piet, tas ir tā, lai nebūtu attaisnojama. Nē, vērtības, melnbalts, labs, ļauns. Šis šobrīd ir liels pārbaudījums mūsu sabiedrībā, mums visiem, un ne visi iztur šo pārbaudījumu. Jā, un katrā ziņā tas pretinieks, kurš ir Ukrainai, viņš savos propagandas kanālos mūs attēlo arī ne tajā labākajā gaismā, un tie ir reāli riski arī mums, ja mēs nepalīdzam Ukrainai. Jā, protams, mēs tiekam apmelot visādos veidos, bet tas komiskākais arī kritiskā domāšana. Man patīk, kā Krievu propagandisti, viņi tā kā brīdi to nav izmantojuši, bet kad laika atceros, viņi vienmēr, kad runā par Baltiju, par Latviju, vienmēr runā, ko tad tie suņi tur zem galda, mazie kvakšķi tur kaut kur zem galda, un tur lielie kaut ko dalu uz to pīrāgu uz tā galda. Viņi tur piekvankšķina klāt. Jā, labi, tā tēma vienai otrā veidāts narratīvs visu laiku tur skan tā apmēram. Un tad pēkšņi es skatos vienreiz, tas jau kādu laiku gan. Atkal tie baltieši, tur mēs jau Eiropā gandrīz visi tur sarunās, tā liela valsts jau sāk saprast, bet tie baltieši tur kaut ko atkal taisa troksni, ja, kaut ko tur ceļ, kaut ko apmelo mūsu tur. Un izrādās baltieši, bet šīs viņa tādas uzstādījumi, baltiešiem ir ietekmi, ka mēs esam pie galda, mūsu klausa, mēs esam tāda sirdsapziņa Eiropas Savienības, ka mēs tur neatlaižam, pie tam baltieši parasti nav viena, tur poļi nāk klāt, vēl tur kāds, ja, skandināvi tur bišķīt. Un izrādās, mēs esam tik slikti, ka mēs tagad, gandrīz jau viss bija kārtībā, tagad ir baltieši. Tagad izrādās, kur mēs esam? Mēs esam zem galda, ja būs paša galda. Ja? Skaidrs, ka tur miljārdus dalot, varbūt mēs nebūsim pie paša galvenā galda, jo mēs arī gribam miljārdus, mēs dot mums ir ko mazāk, bet mēs priekš no sevis dodam vienalga daudz. Tā kā vajag arī tā, es vienkārši šo piemēru parādīju, kādā veidā analizēt, lai sevi nenoliktu. Ja? Tad kur te mēs esam, tais Krievu propagandā, mēs stobajā galā vai tomēr tai lēmēji kaut kāda ietekmes galā. Mēs esam atbilstoši mūsu, teiksim, šie ekonomiskam pienesumam visam tam. Es domāju, ka mēs esam, pietiekami vērtēti un uzklausīti. Es saucu mūs par tādām sirdsapziņām. Ja, kad tur kāds sāk nogurt, tad mēs tur tā kā uzturam to spriedzīti nedaudz aizrādot, ja. Ar dažādām kustībām atgādinām, ka mūsu valsts pēc koprodukta spriežot, pēc dzīvotāju skaita, mēs esam laikam 3. vietā pasaulē pēc atbalsta Ukrainai, pēc tiem iespējām, ko mēs varam dot, ja 4. kaut kur tā apmēram. Tas liecina par to, ka mēs sabiedrība un valsts ir gatavi atbalstīt, un gan individuāli, gan arī politiski, mēs to darām, un Ukraiņi to ļoti novērtē, un to es gan varu droši apgalvot. Tā kaut kā. Tā kā atbildēsim sev, kad mēs palīdzot, viņiem palīdzam sev. Tas tāds pēdējā vēl, jo fronts līnija pilnīgi noteikti iet šobrīd pa Dņepru, mūsu valsts aizsardzības līnija. To daudz saka, es to varu apstiprināt no savu viedokļu, jo ja nebūtu Ukraina, vienkārši tas kumos nebija Krievu šovinisma vai šīs imperiālās, teiksim, būvēšanas, jaunās impērijas būvēšanas, pārdalīšanas, kumos izvēlējās pat raknu bišķīt viņu Ukrainu. Viņi būtu mūsu ņēmuši, būtu situācija nedaudz savādāk. Mēs esam NATO, paldies Dievam. Bet es arī uzskatu, ka mēs varētu būt nākošie, mēs neko nedarīsim. Tā kā mēs aizstāvot, palīdzot Ukraiņiem, mēs aizstāvam sevi primāri. Jūsu organizācija Namejs ir labs piemērs, kā atbalstīt Ukrainu grūtajā brīdī. Varbūt pastāstiet vairāk nedaudz par savu organizāciju. Mēs dibinājāmies 15. gadā ar domu palīdzēt zemesardzē, kad jau pēc iebrukuma, pēc Krimas un pēc pirmajām kaujām Doņetskā, Luganskā, lai kaut kāds līdzekļus palīdzēt vākt materiāli tehniskos, bet tad budžets palielinājās, un tad mēs no 17. gada tad pārtransformējāmies uz sociālo palīdzības. Jo šādi fondi visās NATO valstīs, Amerikas Savienotās valstīs, speciāli pētīju, es pat biju tur skatīties, ir 404, vismaz pirms cik gadiem bija 404 šāds organizācijas. Štata līmeņa, valsts līmeņa, tāds American Legion, piemēram, viens no tiem piemēriem.
Ar ko es gribu teikt, ka tā jēga, ka sabiedrība palīdz karavīriem. Viena lieta, ko valsts dod, sociālās garantijas, bet ir lietas, ko var iedot šādi fondi labāk. Teiksim, mēs palīdzam visiem kritušo karavīru ģimenēm, mēs palīdzam mūsu militāro misiju veterāniem, visiem viņu bērniem pamatā. Taisa nometnes jau no 8 gadus jau mūsu veterānu nometnes bērni, un jau 3 mēneši pēc kara sākšanās Ukrainā bija pirmie ukraiņu karavīru bērni. Mēs taisām nometnes katru vasaru, un tagad tikko ar Azov 12. brigādē Azov mēs uztaisījām nelielu nometnīti Latvijā 25 bērniem. Arī ziemā. Tad vienkārši palīdzība ir tāda, ka mēs bērni nākotne, tāda ir tā mūsu filozofija, bērni nākotne, un mēs Ukraiņiem kaut to nedēļu dodam, ka viņu vecāki zina, ka bērns ir drošībā, nav trauksmes, viņiem tiek atslēgts aplikācijas, trauksmu aplikācijas, un viņš mums drošībā jūtās. Un tas namē tāda doma bija, visi mēs palīdzējām Ukrainai, vedām, palīdzējām pienest siltumu Ukrainai. Tur ģeneratoru formā visādās bija vesela virkne tādu pasākumu kompleksu. Tad mēs nolēmām, mēs vedīsim bērnus uz siltumu. Vismaz to nedēļu dosim tādu sirds siltumu, uz draudzību un fizisko siltumu. Un tā kā tad paldies visiem ziedotājiem, zemesargiem, tur ļoti aktīvi iesaistīti 1. zemesardzes 1. brigāde. Un daudz cits vienības ziedotāji. Mēs visi kopā uztaisījām šādu nometni, turpināsim vēl taisīt. Mēs noteikti aicinām arī ziedot visus cilvēkus organizācijai, lai varētu palīdzēt gan ukraiņu bērniem, gan arī karavīru ģimenēm vietējām. Bet par bērniem runājot, kā viņi šeit jūtās Latvijā atbraucot? Varbūt varat padalīties. Viņi ir ļoti, ļoti laimīgi, ļoti priecīgi. Šie bērni vispār bija īpaši apdāvināti. Tur studentu bataljons un vēl tur 13. bataljons un arī brigādi, laikam visi neuzskaitījuši, kādu izlaidīšu. Bet katrā ziņā visi zemesargi bija ļoti specifiski papildus naudiņas veduši. Un arī starp citu par izdzīvošanu bija ļoti labs dāvanas. Bija powerbanks, piemēram, tas pašs uzlādes tās akumulatoriņu bankas, bija taktiskie lukturīši, piemēram, Mēs līdzīgi šādi, šis man paši pirkts, bet teiksim, šādas termokrūzītes līdzīgas mēs katram bērnam devām līdz ziemas cepures siltas ar iekšējo oderi tādu. Un mēs arī viņus tā kā ziemai gatavojām, bija ļoti tāds vērtīgs. Praktiskas dāvanas. Tieši saistīts arī ar izdzīvošanu, varētu tā teikt, ar kaut kādu. Bērni tādi ļoti emocionāli. Tas tā nav izstāstāms, es esmu vectēvs un es to tā jūtu arī vēl savādāk, ka viens tas puisīts man nāca, visu laiku apkam kaut ko runāt. Viņš zināja, ka ģenerālis stādīja priekšā tas pirmās uzrunas. Viņš tagad nāk pieglaužās tā. Izrādās, viņam tēvs ir kritis, viņam nav tēva. Tā kaut kā tādas emocijas. Tādi, bet pamatā ikdienā jau nav tā, ka viņi tādi noskumuši staigā gluži otrādi. Mēs jau redzam, ka mēs palīdzam tā kaut to psiholoģisko, ka viņi ir atvērti, viņi visu laiku nodarbinām, mēs viņi priecīgi, viņi tu sakliedzās, kaut ko dara, un mēs līdz vēlam vakaram nodarbības, piemēram, vai kaut kāds nodarbinām viņas pēc vakariņām, piemēram, ugunsšovs, bija tums, fantastisks ugunsšovs, atbrauc notiecīgie speciālisti un Daugavpils grupiņu tādu, un tur pūta un vicināja, un viss notikās, bērni tas sajūsmā, un uz aizgulēt var iet, viņam nav par nedomāt domas kaut kādas, Protams, bija bērni, kas sāka raudāt, bija arī tāda pēdējā dienā, priekšpēdējā dienā, mēs pie prezidenta arī bijām, ka viena meitenīte sāk raudāt, viņiem mājās gribās. Tur ir viss emocijas spektrs. Katrā ziņā viņš viss ir tāds, ka tevi motivē vēl vairāk darīt. Tas ir pats svarīgākā ziņa. Es arī strādāju ar brīvprātīgiem, kas palīdz šo nometni veidot. Un tā ir tā pamatziņa atbild arī tiem skeptiķiem. Lai viņš atnāk pastāst šiem bērniem acīs, un tā viņš redzēs, un tā viņš sapratīs, kur ir tā taisnība un kāpēc mēs to visu darām. Raimond, kas jūs iedvesmo? Es domāju, ka manā vecumā man iedvesmu nevajag. Man iedvesmot kaut ko, atcerēties savējos, jau sākumā teicu. Kaut kā palīdzēt. Drīzāk šie visi darbi, ko mēs darām, ko es daru, drīzāk man viņi palīdz. Es teiktu tā, es palīdzot kaut varbūt kādam, es palīdzu sev arī. Tā skaitā līdz ar to, tad tas saplis noslēdzās uz to, ka nevajag mājās sēdēt un uz dīvāna, televizors seriāls skatīties, bet spēlēt, bet kaut ko darīt, un tad jau būs viss kārtībā. Varbūt ir kāds ieteikums, ko mūsu skatītāji jau šodien varētu izdarīt, lai rīt būtu jau par 1% labāki cilvēki, gatavāki? Es domāju, ka nav tāda viena, katrs cilvēks nāk ar savu bēdu vai savu prieku un katru neskaidrību. Es domāju, ka primāri noticēt sev. Tas ir neticami, cik cilvēkam iekšā daudz enerģijas un kādas spējas,
kuras mēs neticam, ka viņas mums ir. Tā kā, nu, ko nes tāds nabadzīgs mums bišķī, tas tāds arī kādreiz Ulmai laikā arī bija, kad ir 700 verdzības gadi, tas, man liekas, tā stigma mums ir palikusi, ka mēs tādi nevarīgi bišķī, tā kā tādi bārenīši, nedaudz arī dziesmas mums tādas bēdīgas ir, ka mēs tā kā bišķīt visu laiku žēlojam kaut ko sevi, nevis varbūt priecājamies par tām uzvarām, par kurām citas tautas priecājās, mēs joprojām pieminam tās dienas, nevis svinam. Mums kaut kā tā bišķi tā mentalitāte ir jāmaina ar tādu lielāku bravūru, tādu lielāku uzvaras gatavību, svinēt uzvaru, nevis kaut ko tur kārtreiz pieminēt un kaut ko nožēlot. Un tas primārais jau bija tas, nu, to jau vairāk citnēs vienīgais, kas to ir tā kā jautājumu cēls, ka, piemēram, ka mēs daudz arī 11. novembrī ejam, piemēram, mēs pieminēt kritušos. Mēs to darām ļoti sērīgi. Ja? Kritušie jāpiemina, bet kritušie ir uzvaras cena. Citās valstīs tādas pašas gadījumos svin uzvaru un iet paldies teikt uz tiem. Ja es būtu karavīrs un būtu tur, tā laika karavīrs, un man nākās tā kā žēlot, par ko? Nāc pasaka paldies, man nāca tādu, nu, es uzvaru, manas dēļ jūs uzvarējāt, jūs esat brīvi, jā, nu, pilnīgi cits koncepts, it kā tas pats, tu ej pie tās kapa kopiņas vai pie tās brāļu kapos, bet tu neej ar tādu kaut kādu, nu, tādu žēlumu. Tu nāc pie uzvarētāja, tu nāc ar pateicību, un uzvaras cena ir viņš. Viņš kritis par uzvaru. Ja, un kaut kā tā, nu, šī domāšana mums ir jāmaina vairāk. Es domāju, ka mēs mostamies. Tagad arī diezgan daudz obligātā dienestā grib stājās iekšā brīvprātīgie papildus kaut kāds iesaukums šodien lasīt, tur tā kā izsludināts nedaudz ir, ja. Cits skeptiskais latvietis mani pat runājuši. Nu jā, nu tur jau viņam dod tur naudu 600 un tad arī vēl tur iestāties augstskolā tā kā pa velti budžetā. Es saku, nu tas ir fantastiskākais piemērs, ko vispār no valsts pēdējā laikā es redzējis, ka pilsonis valstī, valsts pilsonim. Tas ir labākais piemērs, gluži otrā, tas nevis kaut kas tāds nopeļams, nu, ka tāpēc viņš nāk. Nē, tas ir tik labi viss saliekās kopā, viņš trenējās aizstāvēt valsti. Viņš ir gatavs, valsts to novērtē, valsts dod iespēju studēt, mācīties, ja viņš grib. Ja negrib, nē. Ja grib, viņam piedāvā amatu uzreiz, tur palikt dienestā. Es saku, šis, manuprāt, ir viens no labākajiem modeļiem, kādā veidā jāstrādā sistēmai. Ja? Valsts īpaši to, kad valsts pilsonim dod. Valsts dod pilsonim par to, ka pilsonis deva valstī. Tik vienkārši. Un, ja tā paskatās, tad arī pat mani tā atbildes tiem daudziem skeptiķiem par to, nu viņš jau nenāk varonības, kaut ko tur viņš jau nāk, tāpēc pagaidiet. Tā gluži nav, viņš 11 mēnešos mainās, viņš iemācās kaut ko 11 mēnešos, iemācās šo valstu aizstāvēt un plus dabūn par to bonus no valsts beidzot, nu kaut kā tā. Par domāšanas maiņu un jauno paudzi. Ieteikums vecākiem 3 lietas, ko viņi varētu dot bērniem, lai izaugtu par kārtīgiem, motivētiem, spēcīgiem jauniešiem, mūsu jaunā paudze. Tas ir atkārtā uzreiz. Es teiktu pirmais piemērs. Mēs varam visu, ko bērniem tur ļaut, dot piemērs. Būt kopā. Es arī vienā vecumā, ja man prasīt jautājums, ko es varbūt nožēloju, ko es varbūt neizdarīju savā dzīvē, tad, kad iestājos zemesardze, ka bija arī speciāls doma vienībā, laiks bija tik daudz, es nācu mājās, pat brīžiem nenācu, mums bija dežūras 24 stundu, un tad bija atkal, un tad, var cikot, kaut kāds brīvie laiki nebija. Es bērns, man liekas, kādus gadus 4 redzēju, katru otro svētdienu, ja, nu gandrīz vai, nu tā, nu, es tiešām, viņi, paldies Dievam, nodarbojas ar sportu, bet viņi tā kā lielā mērā auga bez manis. Varbūt kaut kāds piemērs, bet viņi tomēr bez manis auga, tas ir fakts, jā. Tātad kopā būt ar piemēru. Otrais, es nezinu, es domāju, ka ļaut bērnam varbūt arī kaut kā kļūdīties, ļaut bērnam, nu to, ko mēs, nu tā kā bišķīt arī varbūt grūtības, nu apzināt, varbūt pat radīt, nu iet kaut kur. Ja tā var teikt, ko mēs to bērnu tur mocam, viņš jau tur tāds nogurs. Nē, kaut kādā uz tādām, uz bērna izturības robežas kaut kādas pasākums. Ļaut viņam to darīt. Sportā bērni tie notiek. Tad, daudzos sportos tas notiek. Tas jau nav gluži, ka neviens. Jā, viņš tur ir tēvs izdomājis vai māte, ģimeni izdomājis, teiksim, hokejā, viņš tas bērns jau tur riktīgi tāpat dabūna savu zilumu, katru treniņu vai kaut ko tam līdzīgi, vai vēl kādos citos sporta veidos, bet es domāju, priekš tiem, kas varbūt to nedara, nu kaut kā ļaut tam bērnam dabūt to zilumu, nebaidīties par tiem zilumiem. Tas ir tas, kas, es nezinu, kur tā robeža, kā lai nokontrolē to drošību. Nu, drošība, protams, pirmā vietā, loģiski, bet vienalga, nu kaut kā ļaut tā.
Nu, un trešais ir tāds varbūt nepopulārs. Saprotiet, mēs tā kā šobrīd ir tā tendence pedagoģiskā, manuprāt, kad bērns pats visu izlēma apmēram tā, viņam tur kaut kas nepatīk, viņš bez izlēma, kur skolotāji viņam patīk, kur nepatīk. Kaut kā tomēr, varbūt tas mazāk saistīts ar otro punktu, bet tomēr kaut kā, bišķīt viņu tā kā vadīt, pa to dzīvi rādīt ar savu piemēru, kaut kā viņu pedagoģiju, vismaz man tā vecā laika liktos, ka tā būtu tas jādara, un īpaši jau uz grūtībām, un nebaidīties saņemt arī kritiku, jo tagad izrādās nedrīkst arī kritizēt, nedrīkst neko slikti teikt, kas varbūt arī nav pareizi bezjēdzīga kritika. Kritika jābūt pamatotai. Tāpat kā par karavīriem, ja to piemēru par karavīriem pateikšu, padomu armijā, kad tev varēja sodīt vienkārši, bez vainas vienkārši soda un viss. Mūsdienās karavīrs arī bruņotos spēkos vai zemesardzēs, protams, ka ir komandieri, kuri kļūdās, varbūt arī pedagoģiski nepareizi, varbūt paši nemāk tā gluži rīkoties, bet kas ir fakts, ja karavīri sarunātu par šādu darbību, šāds sots varētu būt, un viņš sots ir taisnīgs, karavīri pumpīts kaut kādi 50 reizītes jāpapumpējās, viņš par to neapbežojās, ja viņš zina, ja viņam pašam jāsaprot, man tomēr nebija taisnība. Es tiešām biju sarunāts, ka mēs vienība stājās kaut kur nokavēja. Pumpīts. Tas nav pazemojums. Tas ir, tev vajadzēja būt laicīgi. Un kaut kā tā, tad kaut kur tai virzienā drīzāk ar tiem bērniem un tiem sodiem un to pozitīvismu. Nezinu, šim jautājums varbūt neesmu pārāk gatavs, pārāk pedagoģisks, jo man šobrīd varbūt nav, man ir mazbērni, mazmeita, bet kaut kā varbūt neesmu pie tā saskāries ikdienā. Piedomājis pie tā. Ļoti praktiski padomi, es domāju, ļoti vērtīgi un noderīgi jaunajiem vecākiem, kur audzina savus bērnus. Pa jūsu mērķiem, turpmākajiem, varbūt kādi tuvākie, tālākie mērķi, ko vēlaties izdarīt? Mērķi? Kāds varbūt mērķis? Mērķis viens, kaut kur aiziet to kalnos pastaigāt, un šī tur šis tas ir jāsakārto, lai to varētu darīt, vai uzkāpt kādā pārējā. Pamatā, turpināt palīdzēt, turpināt palīdzēt labdarībai, nodarboties labdarību, mēģināt turpināt veicināt Ukrainas uzvaru, parūpēties par savu mazmeitu, kaut kā tā. Super. Tad mēs esam nonākuši līdz pēdējai mūsu sarunas sadaļai, kas saucās zibens jautājumi. Tātad jums jāatbild ātri, intuitīvi, daudz neko nepaskaidrojot. Pirmais jautājums – disciplīna vai radošā brīvība? Radoša brīvība, bet ar disciplīnu kopā. Okay. Radoša brīvība, jā. Process vai rezultāts? Tas ir ļoti, ļoti atkarīgs. Principā process, jo viņš jau dos rezultātu. Labi. Plāns B vai tomēr improvizācija? Jebkura improvizācija ir kaut kāda plāna turpinājums, jo plāns izjūg pirmajā mirklī. Es tomēr teiktu, ka improvizācija, jo viņi izrieties vienalga no plāna B. Pieņemts. Vieglāka soma vai tomēr vairāk ekipējumu? Tad atkal kāds uzdevums. Labi, es teikšu tā, vairāk ekipējumu. Jo labāk kādu izmest ārā var nekā tomēr nedabūt. Gatavības sajūta lielāka. Pārbaudīta vērtība vai eksperiments? Nē, tomēr manā vecumā pārbaudīt vērtību. 6 km vai 18 km pārgājiens. Īsa distancīte, vai tomēr izteigāties kārtīgāk? Piedāvājat. Es paskatīšos ar savu teiksim, komandu celis teiks. Ja es pamēģinātu pirmo reizi, tad, protams, 6 priekšā. Un tautas klase vai sporta klase? Tautas klasē mēs ejam bez minimālā somas svara, sporta klasē jau vīriešiem 15 kilo. Tautas klase, bet es ņemu sev līdzi arī. Super. To mēs aicinām arī citiem darīt, ņemt līdzi sievas, ģimenes un sākt ar mazumiņu, ar tautas klasi, pamēģināt saprast, kas tas tāds ir. Bet, Raimond, jums mēs gribam teikt milzīgu paldies. Man tiešām bija gods ar jums sarunāties šodien par pašu svarīgāko. Ar skatītājiem mēs tiekamies kādā no nākošajām epizodēm, turpinām runāt par tām pašām tēmām, tikai jau ar citiem viesiem. Raimond, liels paldies jums! Paldies jums par to, ko jūs darat. Mums jābūt spēcīgiem, jābūt stipriem, gataviem celties, gataviem iet, pārvarēt kalnus, pārvarēt visu ar somu uz pleciem, uz priekšu draugs.
stipriem, gataviem celties, gataviem iet. Pārvarēt kalnus, pārvarēt visu, ar somu uz pleciem, uz priekšu draugs, yeah. Tava soma, tavs ceļš, tava gatavība, dzīvot, kustēties, mērķus sasniegt. Gatavība deg, gatavība spīdēt, uz priekšu draugs, mēs ejam tālāk. Tava summa, tavs ceļš, tava gatavība, dzīvot, kustēties, mērķus sasniegt. Gatavība deg, gatavība spīdēt, uz priekšu draugs, mēs ejam tālāk. Tava soma, tavs ceļš,